Labi, tātad labvakar visiem, laipni lūdzam atpakaļ par Bellumu. Kā redzat, ar mani ir Daniela Moro. Kapitīni ir, teiksim, ārpus ekrāna, bet viņš tūlīt pievienosies. Tāpēc sakārtosim vienu lietu. Uzreiz jums pateikšu, par kādām tēmām runāsim. Protams, ir runa par līdzekļiem Ukrainai, ir runa par Trumpa attieksmi un NATO. Iespējams, parunāsim arī par plaisām Eiropas sistēmā, Starmers un tā tālāk. Ir Ankaras samits un Meloni. Ir runa par Persijas līča monarhijām, kuri baidās, ka šis, teiksim, Trumpa uzspiestais līgums ir kaut kas, no kā būtu jāatsakās. Jo labi, viņi neliek tev maksāt nodevu, lai pārietu, bet viņi liek tev noslēgt līgumu un sniedz pakalpojumu. Ne? Tātad, teiksim, maksājums tiek paslēpts kā pakalpojums, bet būtībā kuģošanas tiesības ir brīvas visiem. Nekā nebija, tev ir jāmaksā. Tad, protams, ir arī stāsts par spridzinātāju Minhenē, kas ir saistīts ar Ukrainas iekšējām naidīgām attiecībām, ar 2 vai 3 teorijām. Jo tas jebkurā gadījumā ir jautājums starp oligarhiem vai arī sodīšanas jautājums. Iesit vienu, lai pamācītu 100. Ir kungs Trumps, kurš saka, ka Netanjahu zina, kurš ir boss. Esmu tī pārliecināts, ja jābūt godīgam. Tad, kā redzam, uz uguns ir diezgan daudz gaļas. Es sāktu ar, protams, mēs runāsim arī par Krīmu, Ukrainas stratēģiju, aplenkumu, kā arī par to, kā lietas notiek uz vietas. Tomēr cenšoties paplašināt skatījumu nevis uz detaļām pašām par sevi, bet vairāk uz stratēģiskiem apsvērumiem ilgtermiņā par šīm īstenotajām stratēģijām no abām pusēm. Tāpēc es sāktu ar to, ka Itālija bloķetski 70 miljārdu palīdzības piešķiršana NATO Ukrainai, ko mēs jau esam redzējuši. Ir dažas balsis, kas sāk iebilst. Un tas, protams, var būt daļa no Putina stratēģijas šādā brīdī. Tad tas nonāca arī pie Paulo. Es strīdos ar Timerli kameru. Pacietība, nu. Nāc, sāku ar tevi. Tavuprāt, vai Putina aprēķinos ir gaidīt un skatīties, kā Eiropā notiks vēlēšanas gada laikā, cerēt, ka kāds iejauksies, kā mēs redzam arī attiecībā uz līdzekļiem un palīdzību Ukrainai, Itālija bloķē finansējumu piešķiršanu? Es domāju, ka politiķi, jo tuvāk nāk vēlēšana periods, sāk skatīties, kur gaisā jūtam kāda noskaņa, vai ne? Arī tas, kas nesen notika, proti Zeļenskis piešķīra vienībai nosaukumu UPA varoņi, kas ir muļķība, jo uzreiz ir skaidrs, ka tas tikai uzkurinās poļu nacionālismu uguni. No otras puses, Moravieckis uzreiz izmantoja šo situāciju, jo ļoti labi zina, ka Polijā valda neapmierinātība, kas attiec uz lauksaimniecību, viņi noteikti nevēlās Ukrainas produktus Polijā. Un tāpat arī vairāk nekā 1 miljons bēgļu sāk kļūt par slogu. Un tāpēc Polija ir sadalīta starp labējiem, ļoti labējiem un ārkārtīgi labējiem. Un tāpēc viņš, tā teikt, negribēja ļaut sevi apmuļķot kādam poļu vannači. Un tāpēc viņš, teiksim, piesavinājās poļu nacionālismu prasību un senās cīņas par Polijas slaktiņiem. Pirms to izdarīja kāds, kurš ir vēl labējāks par viņu. Bet sajūta ir tāda. Nē, jā. Es ne tikai domāju, ka Putins gaida 1,5 gadu ilgo Eiropas vēlēšanu periodu, kas dažādi norisināsies Eiropas Savienības teritorijā, bet arī rēķinās ar to, ka viņš būs diezgan aktīvs, pat ļoti aktīvs, lai tās ietekmētu, vadītu, virzītu. Atrodiet pašu vārdu, kas jums patīk, jebkurā gadījumā kaut kādā veidā, lai tās virzītu uz viņam izdevīgāku pusi. Tā nebūtu pirmā reize, tas nebūtu arī pirmais, kas to dara. Ir pierādījumi, ka tas jau ir darīts Anglijas vēlēšanās, tas jau kaut kādā veidā ir darīts arī Amerikas vēlēšanās. Metodas ir zināmas visiem.
tādas kā noteiktu grupu finansēšana, bloku veidošana, viltus informācijas izplatīšana, ziņas, viss šis sabiedriskās domas veidošanas arsenāls. Kas mums jāgaida, jāiesaistās katrās vēlēšanās, kurās piedalīsimies, ar kurām saskarsimies. Un nebūs pat vajadzības neko teikt. Nē, bet tas ir viens saukt kādu par krievu propagandistu vai antikrievisku propagandistu, jo tā nav tā sistēma. Tā būs. Vienīgais aicinājums, ko var izteikt, ir uz katru sirdsapziņu vēlēšanu laikā. Jo, jebkurā gadījumā mēs visi būsim kādas propagandas ietekmē. Vai nu no vienas, vai no otras puses. Protams, ja Putins šodien paskatās, piemēram, uz Vāciju, kur partija Alternatīva Vācijai tiek uzskatīta par vadošo politisko partiju. Ja paskatās, kas varētu notikt Francijā ar Gambellā, man šķiet, ka tā viņa sauc, vai Gambellā, jā, Gambellā, ir cita lieta. Bardellā, Lepens, Krusdēls, kuram prognozē ļoti labas izredzes. Itālijas situācija ar Banači, jā, Banači nē, Banači augšā, Banači lejā, ka jebkurā gadījumā neviens nerunā par, vai neviens negaida triumfu. Plašs kreiso uzvakas gājiens, piemēram, šeit. Tātad viņi runā par to, ka tas nav Eiropas Savienība, bet vienmēr apvienotā karaliste. Kas zina, vai viņi to sasniegs? Kas zina, vai nākamais ministrs izturēs ilgāk par 6 mēnešiem, 7 mēnešiem vai 1 gadu? Jaunais Lielbritānijas premjerministrs un tā tālāk. Visi šie punkti no Putina viedokļa uzdod tikai vienu jautājumu. Vai jūs vēlaties turpināt teikt saviem pilsoņiem, maksājiet nodokļus, lai aizsargātu Ukrainu? Vai jūs joprojām esat gatavi atbalstīt saukli, ka Ukraina cīnās mūsu vietā? Un tad gribētos arī teikt, ka vajadzētu justies mazliet neēti, ka kāds mirst un cīnās mūsu vietā. Ja kādam būtu jācīnās mūsu vietā, būtu jauki, ja kāds no mums dotos tur cīnīties kopā ar viņiem, nevis viņu vietā. Ja šis ir sauklis, es esmu kopā ar Ukrainu, tad es neesmu. Tam nekad neticēju. Ukraiņi cīnās, jo nevēlas dzīvot Krievijas pasaulē. Viņi paši zina, par ko cīnās. Patiesībā tas man lika pasmaidīt. Bet kāds viņus sūta cīnīties? Taču es neticu, ka var 4 gadus piespiest valsti karot, ja nav arī kāda cita iemesla. Nē. Bet tas ir muļķības tomēr. Tas ir sauklis. Mums jāaizstāv Ukraina, jo Ukraina cīnās mūsu vietā. Un viņi neapzinās. Proti, šīs frāzes skanējums ir biedējuši. Proti, ja viņi cīnās, neviens necīnās kāda vietā, cīnās kopā vai līdzās, nevis kāda vietā. Tātad, ja Ukraina šīs atmiņas... Paulo, to ļoti bieži teica vācieši, japāņi un citi, kad viņi izsmēja amerikāņus. Pirms viņi iesaistījās karā, sakot, ka viņi ir gļēvuļu tauta, jo maksāja angļu, franču, ķīniešu un citiem karavīriem, lai tie cīnītos viņu vietā, kad patiesībā viņi vienkārši palīdzēja, vai ne? Bet mēs darām mazliet vairāk nekā tikai palīdzam. Mēs esam pārgājuši uz solidaritātes pasākumiem, tādiem kā 80. gados, vai ne? Visizteiktākā protesta un solidaritāte, kā arī praktiska solidaritāte. Mēs esam sākuši, es jau esmu pazaudējis skaitu, cik daudz, bet vai mēs jau esam pie 500 miljārdiem no tiem iztērētajiem, tiem, kas tiks iztērēti nākamo 2 gadu laikā? Apmēram bija 310 plus 90, jā, 400 ar kaut ko. Nu, pieņemsim labus 400, bet 400 miljārdi eiro ir milzīga nauda. Tas ir vienkārši daudz naudas. Tad mēs runājam par bruņojumu, aprīkojumu un visām šīm lietām. Tas ir Eiropa strādā. Nav tā, ka nestrādā. Eiropa tiešām cenšas. Klasiskā nozīmē, tādā nozīmē, ka es pārdodu savas lietas, lai tev palīdzētu. Nav tā, ka mēs vienkārši cenšamies, mēs paši sevi izpārdodam. Un tāpēc Bet tas bija paredzami. No Paulo. Nezinu, vai tu redzēji to rakstu, ko es atradu par to pulkvedi, kurš bija daļa no Krievijas ģenerālštāba, kurš bija uzrakstījis rakstu žurnālā pirms kara. Daudzi šeit uzskata par pašsaprotamu, ka nebūs Eiropas atbalsta. Taču viņš teica, kas ir pārliecināts, ka eiropieši tikai noskatīsies, kāds notika Krimā. Tas kļūdās. Viņš tieši otrādi gaidīja, viņš teica. Ir iespējama tieši iesaistīšanās ar NATO, bet noteikti būs Eiropas atbalsts, un ar to ir jārēķinās. Tā rakstīja bijušais ģenerālštāba pulkvedis. Bez Eiropas finansiāla atbalsta.
Ukraina sabruks 5 dienu laikā. Proti, algas, viss, ko var pārvērst naudā, tiek maksāts no mūsu puses. Tas ir no valsts, kā valsts. Ukraina nepastāv, tai nav finansiāls ilgtspējas. Tāpēc mums par to jābūt skaidriem. Jā, Ukraina pastāv tāpēc, ka mēs to apmaksājam visās tās formās, sākot no bērndārza audzinātājām līdz autobusu vadītājām, ievainotajām frontē, vecuma pensijām, jebkam, ko var pārvērst naudā. To apmaksā Eiropa, proti nevis Eiropa, bet gan valstis, kas veido Eiropas Savienību par ļoti daudziem miljardiem, kas ir ļoti daudz miljardi, kas parasti tiek atņemti atsevišķu valstu budžetiem. Un vēlēšana gadā kāds jautās, vai nav labāks veids, kā izmantot visus šos naudas līdzekļus, vai nav kāds cits veids, kā tos izmantot. Tas ir viegli pierādīt, ka šo naudu var iztērēt jebkam citam. Un tieši tāpēc runāt par militāriem izdevumiem politiķiem ir kā kriptonīts. Pat par iekšējiem izdevumiem nemaz nerunāja par ārējiem. Nē, ne tikai militārie, kāda vēl militārie. Bet ir jārunā arī par to, ka tu patiešām maksā bērndārza audzinātājām, tu maksā atats autobusu vadītājiem. Tu maksā visa valsts, visa Ukrainas valsts nerada bagātību. Tai nav pat minimālas finansiālās ilgtspējas. Šobrīd viņi tērē 40% no sava iekšzemes koprodukta karam, ja ne vēl vairāk. Un jebkurā gadījumā no naudas, ko mēs viņiem dodam, patiesībā gan vairāk nekā pusē, nemaldos, bija ap 60%, nav paredzēta tieši bruņojumam, bet praktiski, lai uzturētu visu pārējo. Pievieno vēl vienu lietu, ko kāds prasmīgi atkal izceļ. Jahtas, kas pietavots pie Azūra krasta un Smaragda krasta. Zeltītās vannas, platīna krāni, nauda, par kuru nav zināms, kur tā paliek. Labējie un labējie, Villa Della. Labējie un villasists, jo zini, pievieno faktu, ka tev apliek ar nodokļiem, lai dotu zelta krānus tam puisim pie Alkajo. Tas arī sāk nedaudz kaitināt, tā teikt. Tie visi ir elementi, kas ir daļa no šīs ilgtermiņa manevra, kam es neticu. Tad tas entuziastiski atnesīs vēl vairāk naudas nākamajā gadā. Ukrainai, kurai papildus tam, ka ir maz naudas, ir arī maz laika. Jo nākamajā gadā šīs lietas noteikti liks par sevi manīt daudzās Eiropas valstīs. Tā ir tikai mēneši, nevis gadi priekšā, lai veiksmīgi pabeigtu to, ko tā pašlaik dara. Veiksmīgi, tik cik tas ir iespējams. Dāņels. Tad es neesmu vienisprātis ar savu draugu ģenerāli par to, ka tas ir taisnība. Ka viņi cīnās arī par mums. Ne tādā nozīmē, ka mēs šodien esam apdraudēti, bet es jums došu ļoti konkrētu piemēru. Vakar no rīta to atspoguļoja visi pasaules laikraksti. Ir publicēts Londonas ISS ziņojums, Startautiskā stratēģisko pētījumu institūta ziņojums. Tas parāda, ka Krievu uzbrukumi, droni, mēģinājumi ietekmēt īpaši Ziemeļcentrāla Eiropā ir 10, ja ne 100. Tad bija operācija, ko Vladimirs Putins veica, nosūtot kodolgalviņas uz Baltkrieviju, kas ir acīm redzams signāls baltiešiem un poļiem. Tādi ir bijuši. Acīm redzot, izlūkošanas līmenī ir virkne informācijas, kas mums liecina, ka Vladimirs Putins mēģina arī Itālijā ietekmēt politisko diskusiju. Ir acīm redzami, ka Itālijā un citās valstīs, būdami demokrātijas, mēs esam atvērtāki ārējai ietekmei. Tas arī ir daļa no demokrātiskās diskusijas. Proti, nopietnā valstī ir pareizi, ka ja ir atšķirīgi viedokļi, tie tiek pārstāvēti parlamentā. Taču tas bija arī tā, ka, piemēram, viņi strādā ne tikai ar vienu daļu no Itālijas kreisajiem, kas vienmēr ir tā bijis. Ir Putina atbalstītāji. Viņi strādā ar Vanacci, viņi strādā ar Di Battista, viņi strādā ar Conti un arī ar daļu no PD. Tas ir šobrīd Itālijas politiskā sistēma. Runu, ko saka Kapitīni, ir acīm redzama.
Jebkurš politiķis pasaulē, ja tev jautā, vai tu dod priekšroku būvēt slimnīcas vai pirkt lielgabalus, ģenerālim kapitīnu tajā brīdī jautājums ir tāds, vai tu dod priekšroku tērēt naudu vienā vai otrā veidā. Bet, ja paskatās, patiesībā itāļu politiķi bieži vien ir milzīgi šarlatāni. Jo viņi naudu netērēja slimnīcu būvniecībai laikā, kad nebija nepieciešams pārapbruņoties. Viņi to iztērēja superbonus programmā, ko piešķīra itāļu miljonāriem, lai viņi varētu atjaunot savas ēkas par nodokļu maksātāju naudu. Paldies! Ar itāļu nodokļu maksātāju naudu. Tāpēc ir acīm redzami jāizvairās iekrist spēlē, kas vienmēr ir bijusi tāda. Skatieties, 70. un 80. gados, kad parādījās jautājums par eiro raķetēm, diskusija bija ļoti līdzīga kā tagad. Ļoti līdzīga. Ja tu pārapbruņojies, tu mani apdraudi un tā tālāk. Patiesība ir tāda, ka Putins, manuprāt, no vēsturiskā viedokļa tas paliek par īsto problēmu. Putins uzskata Padomju Savienības galu par kaut ko, par ko jāatriebjas. Proti, viņš nepieņem faktu, ka Padomju Savienībā ieviestā un pārvaldītā komunistiskā sistēma ir sabrukusi. Tā vairs nespēja pabarot savus pilsoņus, nemaz nerunājot par kolonizēto valstu, piemēram, Polijas iedzīvotājiem. Neaizmirsīsim otru aspektu. Puse Eiropas, lai būtu skaidrs, Austruma Eiropa, vēl pirms 30 gadiem savās mājās bija KGB, kamēr, ja tu runā ar mani par nacifašistiem Itālijā, es varu teikt, ka par tiem dzirdēju no savu vectēva, varbūt dažreiz no mammas. Bet, kad atmiņa ir tikai 30 gadus sena, pat visprātīgākais politiķis sastopas ar sabiedrību, kas viegli iekrīt paranojā. Paņemsim tikai pēdējo gadījumu. Daudzās Baltijas valstīs ir krievu minoritātes. Putins pirms mēneša, kurām bieži arī tiek izrādīta diskriminācija. Un, manuprāt, tieši par šīm lietām Eiropas Savienībā tika diskutēts. Atvainojos, Daniela. Jau vēstulēs, tad Klintona un tā tālāk 1994. gadā šie jautājumi tika izvirzīti. Tieši tā, tad kāpēc tu atriebies krievu mazmazbērniem, ja arī ir taisnība, ka vectēvs atnāca okupēt Lietuvu un spīdzināja tavu vecmāmiņu? Tomēr pēc 3 paaudzēm, ja kāds ir dzimis Lietuvā, tas, ka viņš runā krieviski un nerunā lietuviski. Atklāti sakot, Eiropas Savienībā tiek runāts par demokrātiju, viņam jābūt pieņemtam. Putins spēlē uz visu. Viņš saka, un viņš to teica pirms mēneša ar jauno likumu Maskavā, ka Krievijas armija iejauksies jebkur, kur ir krievs. Ir acīm redzams, ka īpaši daļa Eiropas Savienības un Anglijas ir noraizējusies. Angļiem Lamanša šaurumā nepārtraukti apkārt rindziķo krievu kuģi, ēnu tankuģi un tā tālāk. Tad ir vēl viens pēdējais punkts, un ja vēlaties par to noteikti varam parunāt, tas ir vidusjūra. Manuprāt, es to teicu Mirko vēl pirms mēs pieslēdzāmies, pirms 3 nedēļām, kad Crosetto ieradās Pentagonā, Vašingtonā. Viņam tika pateikts kaut kas tāds, kas viņu ļoti nopietni satrauc. Ir acīm redzams, ka ir kaut kas tāds, ko Itālijas valdība vēl nav spējīga pateikt Itālijas sabiedrībai. Tā nav tikai lieta par to, vai tērēt vairāk vai mazāk. Ir kaut kas, ir kāds posms, un man kā vecam žurnālistam jums jāsaka, ka es varu iedomāties, kas tas varētu būt. Kas attiecās uz Amerikas Savienoto Valstu klātbūtni vidusjūrā. Kas izskaidro, kāpēc, kā tu sākumā minēji Mirko, Meloni ilgi runāja pa telefonu ar Erdoganu, tieši runājot par vidusjūru. Viņi zina kaut ko tādu, ko mums vēl nav pateikuši. Jā, es arī izteiktu savu viedokli par šo notikumu, Ukrainu un vispārējo. Es domāju, ka Ukraiņi ir izmēģinājuši gandrīz visu, ofensīvu un tā tālāk. Mēs viņiem visu nepieciešamo devām vēlu un tā tālāk, kā saka, tikai pēc pieprasījuma. Tātad jūs to ļoti labi zināt, gan es, gan Paulo, jau 2023. gadā, laikā, kad vēl nebija nekādu aizdomu. Pirmās reizes, kad sākām izteikt daudz šaubu, ir saistāmas ar aprīli.
Tas ir, kad parādījās Teixeiras dokumenti, kas parādīja to vienību apmācības un aprīkojumu stāvokli, kurām vajadzēja piedalīties, un tas bija ļoti zems. Nebija nevienas vienības, kas būtu 100% gatava. Turklāt to zināja ik viens, kur tas notiks un kuras vienības piedalīsies. To sakot, viņiem vajadzēja kādu laiku, lai pielāgotos un nostiprinātos aizsardzībā. Tagad viņi ir atraduši uzbrukuma metodi. Un uzbrukuma metode, par kuru man ir divas šaubas. Proti, es kopā ar jums veicu bojājumu hroniku, novērtējumu un tā tālāk. Taču es pamanīju vienu lietu, kas, protams, nebija iepriekšējā tiešraidē. Iepriekšējā tiešraidē šis Zelenska paziņojums vēl nebija izteikts. Zelenskis pēc šī mēneša uzbrukumiem nekavējoties piedāvāja Trumpam un Trumpam Putina, bet vairāk mazāk Putinam, pārtraukt dziļos uzbrukums. Tur es sāku domāt, aizdomāties, varbūt viņi nav spējīgi turpināt uzbrukumus šādā apjomā. Jo, ja es varu mierīgi turpināt savus uzbrukumus, tad es liktu tev nākt pie manis ar lūgumu, nevis pats to darīt. Brīdī, kad šķiet, ka viņiem ir tā sauktā pārākuma priekšrocība, vai ne? Tāpēc es jautāju, vai Ukraiņi ir apsteiguši Krievijas ražošanā. Jo jau 4-5 mēnešus arī Krievi runāja par to, ka Ukraiņiem ir pārākums dronu jomā. Arī Anatolijas, arī tādu, kas ir taktiskajā līmenī. FPV, vai arī viņi ir uzkrājuši un tāpēc nespēja vadīt kampaņu ar šādu intensitātes līmeni. Vai arī ilgtermiņā, kas būtu nepieciešams, lai patiešām nodarītu Krievijai liels zaudējumus. Pēdējie dati, kas ir interesanti, jo datus vienmēr vajag analizēt un kontekstualizēt, rāda sarkanā krāsā Krievijas izmantoto dronu skaitu, bet gaišu zilā Ukrainas izmantotos dronus. Kā redzat, 2024 gada beigās Krievi sāka uzņemt apgriezienus, un līkne bija augšupejoša. Ukraiņi tūlīt aiz viņiem lēnām, kā var redzēt, atguvās, un sasniedza tādu pašu apjomu līmeni, kas ir tieši tas, ko es teicu pirms 30 sekundēm, proti. Pat Krievijas avoti atzina, ka Ukraiņi ir panākuši vai pat pārspējuši viņus. Problēma ir šāda, progresīvā līknē, kurā es tev panāku. Nav iedomājams, ka Ukraiņi 2026. gada februārī sākt izmantot 5000 dronu kaujas laukā, tieši tāpat kā Krievi, un pēkšņi maijā vai jūnijā pāriet uz 11 000. Tas ir pārspīlējums. Tas ir pārāk liels pieaugums, kas liek domāt, ka tas nav nepārtraukts ražošanas pieaugums, bet gan dronu krājums, kas izveidots tieši šai kampaņai. Un šīs ražošanas līknes skaidri parāda, ka, ja tas ir pakāpenisks process, tad ir 5000, 5500, 6000, 6500. Un tās pēkšņi nepāriet no 5000 uz 11500 no zila gaisa. Tāpēc es nezinu, vai viņi spēs uzturēt šo kampaņu. Kampaņa, kas ietekmē Krievijas iedzīvotājus, jūs visi zināt visus video, sūdzības un tā tālāk, tā ietekmē arī strateģiskā līmenī, jo tā samazina Putina iespējas vervēt. Daudzi Krievi runā, Krievu militārajās aprindās un blogos klīst baumas par lielu Krievijas mobilizāciju gada beigās. Supporto popolare. Sanpēterburga, kur sapsiet vakar uzbruka arī Maskava, nav tā, ka par tevi saka, ka esi superlielvalsts. Iedomāsimies Vašingtonu ar dūmiem fonā, kamēr viņi cīnās ar Irāņiem. Tātad ir kāda stratēģija. Nezinu, cik ilgspējīga tā ir ilgtermiņā divu būtisku faktoru dēļ. Pirmkārt, Ukrainas enerģētiskās spējas, vai viņi spēs izturēt vēl vienu ziemu, īpaši tā būs smaga, tātad varbūt apmaiņa. Tagad paradoksāli ir izdevīgi uzkurināt Krievus arī prestiža dēļ, lai viņi palaistu raķetes, jo viņiem tas ir jādara. To skaļi prasa lielākā daļa Krievu komentētāju laikā, kad tas ir izdevīgi Ukraiņiem. Es redzu, ka Zelenskis labāk izvēlas 70 raķetes tagad jūnijā nekā 70 raķetes janvārī, kas krīt uz Kijivu. To sakot, šai Ukrainas stratēģijai ir nozīme. Tā ir nozīme, jo tā aizsargā un pilnībā ir atkarīga no atbalsta. Nesen viņiem tieši droniem piešķīra 3,9 miljardus. Un diskusija, kas notiek Krievu pasaulē, manuprāt, ir svarīga diskusija. Jo, kā teica Paulo, ja mēs viņus atbalstam un sakam, ka viņi cīnās mūsu labā,
tad vai nu arī tu cīnies viņiem blakus? Vai arī tas ir vēl viens māns? Kāpēc? Jo par ko tad Krievi patiesībā diskutē? Un atcerieties, ka Krievu televīzija ir programmēta televīzija. Viss, kas tur tiek teikts, ir iepriekš izlemts un filtrēts. Nekas nav nejaušs. Viņi pieradina Krievijas sabiedrisko domu pie iespējas tiešām iesaistīties un paplašināt karu. Jo nevar apturēt Ukrainas aktivitāti, jo lielākā daļa ražošanas centru atrodas citur. Viņi ir slēguši robežas, starp citu, ar Somiju un tā tālāk. Un no otras puses, šajās dienās ir parādījušies izlūkdienestu ziņojumi, ja nemaldos. Soma un citi, kas runā tieši par lielu iespēju, ka Krievijas armija paplašinās. Es zinu, ka tas izklausās pēc neprāta, bet es to biju paredzējis. Es to iekļāvu arī spēļu teorijā. Jo, ja atcerieties scenāriju, kurā Krievi var gūt labāku uzvaru, paradoksāli, tas ir eskalācijas scenārijs. Nevis sarunu, nevis atkāpšanās, ko tu politiski atbalsti, bet tieši eskalācijas. Kāpēc tieši eskalācija? Jo, ja tu iesaisti, vai tieši iesaisti NATO valstis, vai arī tās visas kopā iesaistās karā, vai arī NATO sašķeļās, vai kāds atkāpjās. Un ja kāds atkāpjās, rodas domino efekts. Neviens vairs nesāk atbalstīt Ukrainu. Paradoksāls vienīgais scenārijs vai nu uzvar visu vai zaudē visu, ko Putins varētu izmantot, lai praktiski apgrieztu šo situāciju. Vēsture, gan pozitīvā, gan negatīvā nozīmē, var izvērsties gan ļoti slikti, gan ļoti labi. Ja viņš to izdara, nē, viņš redz blefu, teiksim tā, un mēs sabīstamies, un valstis sāk teikt nē. Tad šajā brīdī mēs nevēlamies nonākt tiešā karā, un tāpēc mēs neatbalstam Ukrainu. Viņš aiziet mājās kā varonis, un Ukraina tiek pamesta. Ja viņš kļūdās, tā ir sliktākā situācija, kurā viņš var nonākt. Bet vai es varu iejaukties, vai var man atļaut brīdi? Jā, Krievijas sabiedriskajā domā šo diskusiju pamazām sāk ieviest. Ņemsim šo, ja atļauj man minūti. Sāksim tieši ar šo pieņēmumu, kas ir pieņēmums par laukumu, kā tu saki, un pamatīsim to. Jūnija beigās iznāca raksts žurnālā Komersant, kas ir izdevums, kurš izstrādā šo plānu, ko tu pieminēji, 4 dažādās fāzēs, kuras es tagad mēģināšu atcerēties. Pirmā fāze runā Krievi. Sāksim sist pa 30-35 Ukrainas loģistikas, enerģētikas un transporta mezgliem, ko viņi parasti arī dara. Otrajā solī mēs sākam sist arī pa atbalsta ceļiem, kas atrodas Ukrainā. Trešais solis mēs sākam trāpīt NATO bāzēm Baltijas valstīs un Polijā. Pēc tam viņš saka, 4. solis, mēs sākam trāpīt pat nedaudz dziļāk, joprojām NATO bāzes tīklā Polijā. Tas, kurš raksta šo rakstu, un tātad tas, kurš ir pilnvarots to publicēt un kuru necenzē, saka, mūsuprāt, ka mēs sākam spēcīgi sist pirmajos 2 posmos Ukrainas iekšienē, tam vajadzētu būt diezgan skaidram arī tiem, kas ir ārpusē. Lai to ierobežotu, lai neļautu mums nonākt līdz 3. un 4. fāzei, tai, kas skar NATO bāzes. Un viņi par to runā. Avīzēs darīt to. Ura. Tagad ideja arī militārajā vidē saka, jā, labi, mēs sitām pa Ukrainu, tiltus jau apšaudam, elektrostacijas jau esam apšaudījuši, dzelzceļa stacijas mēs bombardējam, pilsētas mēs bombardējam. Proti, beigās tev beidzās arī mērķi. Viņš saka, šis karš, ņemot vērā mērķu sarakstu, ko mēs uzbrukām no Krievijas skatpunkta, mēs varētu turpināt tā vēl nākamos 30 gadus. Tie ir tie mērķi. Vienīgais, kas mainītu situāciju uz vietas, būtu anemizēt, militāri sakot, anemizēt Ukrainas pusi, ko aizliedzot, samazinot vai apturot palīdzību, ne tik daudz finansiālo, bet tieši fizisko, tehnikas, materiālu, tehnoloģiju palīdzību, kas no vienas puses ir pilnīgi imūna pret kara uzbrukumiem, nonāk Ukrainā. Tāpēc mēs jau sakām, nav jēgas turpināt sist pa Ukrainu. Mums jāsāk sist tur, kur fiziski tiek ražots atbalsts Ukrainai. Tagad es jums pievienošu piemēru. Tas ir tas, kas notika kara sākumā, uzspridzinot Nord Stream. Lai teiktu, es daru kaut ko šādu, es tev parādu, un te ir svarīga daļa. Visu rietumu valstu infrastruktūra
Mums nav jāiedomājas stratēģiskā Dresdenes bombardēšana vai Oresņika uzbrukums Minhenes tirgus laukumā. Lai teiktu, nē, šāds scenārijs nepastāv, bet mums ir tik sarežģītas un tik trauslas struktūras savā sarežģītībā, ka pat pavisam nedaudz pietiek, lai sajauktu visu pasaules kārtību. Lai tev liektu iekāpt vilcienā, neļautu lidmašīnām nolaisties, vai arī lai tu nesaņemtu biržas datus reāllaikā. Jūs atceraties, vai ne? Iespējas nodarīt ļaunumu, nesot tūlītējai atbildības noteikšanai, kā tas būtu, piemēram, ar raķeti, ir ļoti augsts. Mēs runājam par atbildības slieksni tiem, kuriem bija pacietība izlasīt kūlēni. Lietas, kurās tev nodara pāri, bet tu nevari būt pārliecināts, ka to izdarīja Ticio un Kajo. Tagad mūsu struktūras, mūsu valdības, rūpniecības, enerģētikas, transporta, loģistikas struktūras ir ārkārtīgi sarežģītas un ārkārtīgi jutīgas. Tātad tās ir trauslas. Mēs tās esam izveidojuši tādas, jo atskaitot sīko terorismu, padomājiet, ja kādu valsts izlēmtu uz veselu nedēļu apturēt visus lidojumus visā Itālijā. Vai arī tev iepotētu domu, ka ja atver mājās ūdens krānu, tu vari nomirt no saindēšanās, piemēram. Pirms 30 gadiem, vai atceraties, ka bija runa par antraksu? Pietika tikai pateikt, ka ir, un visi baidījās, ak, Dievs, antraksu. Patiesībā ar antraksu gandrīz nekas nenotika, bet pietika tikai to pateikt. Lūk. Krievijas iedzīvotājs sāk par to diskutēt. Ja vēlaties piedalīties karā, jums jāpaņem sava maize, kas jums pienākas. Un šī runa tiek pabeigta ar šo teikumu. Jo mēs esam vairāk nekā pārliecināti, ka jūs, eiropieši, to nespējat izturēt. Tā ir tā lieta. Jā, viņi ļoti spēlē uz šo, un, protams, uz šiem darbiem, ka mēs apbruņojam, kā secinājums. Kā bruņotie spēki, mēs vispār neesam gatavi, mums nav ar ko pretoties. Paldies. Proti, mums praktiski nav militāras struktūras, kas spētu pateikt, tagad es iešu tur un tev tiešām došu pa galvu. Mums tādas nav, tas ir skaidrs. Mums ir pārapbruņošanās periods, par kuru pat mēs paši nezinām, vai tas sāksies un cik ilgi tas ilgs, bet pieņemsim, ka tas sāktos šodien un ilgtu 10 gadus. Tātad Boskā viņi saka, nu labāk, ja mums ar viņiem jācīnās, tad daram to šodien, kamēr viņi vēl nav izlēmuši pārapbruņoties. Nevis pēc 10 gadiem, kad viņi varbūt kāda neizskaidrojama iemesla dēļ būs savas militārās varas zenītā. Ir daudz loģisku un saprātīgu atbalsta punktu Krievu argumentācijai, kurus es nekādā veidā neredzu parādāmies Itālijas presē, tomēr par to vispār nerunā. Proti, kas maksā pateikt šādas lietas, ko tas varētu nozīmēt? Tā ir hipotēze, nevis pārliecība. Tomēr hipotēzes ir jāizvērtē. Krievi par to runā avīzēs, par to runā Lavrovs, par to runā Putins, jo, kad Zelenskis viņam saka, kāpēc mēs neierobežojam kaujas tikai ar kaujas zonām un nebeidzam to šeit, un viņš viņam mierīgi bez satraukuma atbild. Skaties, varbūt tu neesi sapratis. Mums nav tā, ka mēs gribam iekarot Donbasu. Mēs tevi gribējām ielikt cietumā. Tev vienkārši ir jāizzūd. Un tu viņiem to arī pasaki, tagad es pārfrāzēju, bet ne pārāk daudz. Ja mēs tiecamies uz tavas varas sistēmas iznīcināšanu, ar to domājot, ka mēs to aizvietosim ar kādu, kas mums ir simpātisks. Krievijas iedzīvotāji to patiešām ir uztvēruši ar domu, ka viņi necīnās tikai pret Ukrainu. Ja viņi ir pārliecināti, ka šoreiz viņi nekarojas tikai pret Ukrainu, viņi nekarojas tikai pret Ukrainu, bet arī pret daudziem citiem. Tāpēc, kā tu teici, ja viņi liek visu šo pieņēmumu un viņiem paveicās, viņi ir ieguvuši 30, 40 gadus mierīgas dzīves, bez jebkādiem turpmākiem mēģinājumiem izgudrot, izpausties. Atvainojiet, ir strateģiska problēma. Pieņemsim, ka viņi liek visu uz vienu kārtu un viņiem nepaveicās. Ļoti iespējams, būsim godīgi, ka viņiem nepaveiksies, jo poļi un citi reaģētu. Kāds ir sliktākais scenārijs viņiem šajā gadījumā? Vai var iebrukt Krievijā? Nē. Neviens neietu iebrukt Krievijā, jo tur tas tiešām kļūtu kodolkarš. Tātad tehniski viņiem joprojām tā teikt, ir aizmugure nodrošināta šādā scenārijā. Tad viņiem ir vairāk ko iegūt nekā zaudēt šajā situācijā. Kas šķiet slikti? Proti, scenārijs ar iešanu uz visu banku īsti nenozīmē spēku. Tas nozīmē, ka es pietiekami izmisīgs, lai mēģinātu eskalāciju eskalēt vai deeskalēt. Mēģināt eskalāciju, lai redzētu, vai tiešām skarot NATO vai Eiropas valstis, starp citu,
Tagad ir arī diezgan piemērots brīdis tam, ņemot vērā Trumpa pozīciju, kurš vairs negarantē, lai redzētu, vai kāds tiešām atkāpjas. Jo, ja viņus neskar, viņi, protams, turpinās atbalstīt Ukrainu, un ja Ukraina turpinās ražot dronus tā, kā to dara tagad, gudīgi sakot, 1 vai 2 gadi šādas Ukrainas drona aktivitātes patiešām varētu apdraudēt Putinu. Jo Putins ir izveidojis, nav tā, ka viņš būtu izveidojis šo sistēmu. Viņu vispirms ievēlēja, tad viņu novērtēja par zemu, un viņš pārņēma varu. Bet ja viņš vairs nekļūs par cilvēku, kas dara labu visiem bagātajiem Krievu oligarhiem, viņi ātri vien viņu izmetīs pa logu un atradīs citu marioneti, ko nolikt viņa vietā. Tātad viņš saprot, ka ja viņa pārvaldes sistēma kļūst par risku, viņš ir pietiekami, manuprāt, neracionāls, kā daudz viņu uzskatīja pirms pāris gadiem, lai patiešām mēģinātu ko tādu. Jo kādas ir alternatīvas? 300,000 vīru mobilizācija. Šajā karā tu pavadi gadu, ja tev paveicās. Bet tas nenes rezultātus, kas ļautu šo karu beigt. Tas ir paradoks, kurā abi atrodas. Ukrainas iedzīvotāji ir atkarīgi no Eiropas. Viņi var turpināt šo karu tikai ar Eiropas atbalstu. Un Krievi, nespējot uzbrukt Eiropiešiem, nevar pārtraukt šo atbalstu. Apturēt Ukraiņus, tātad dari tāpat, kā darīja vācieši. Vācieši nespēja iebrukt Anglijā vai uzvarēt Anglijas floti. Tāpēc viņi mēģināja ar ūlaivām noslāpēt Anglijas ekonomiku, un viņi bija tam ļoti tuvu. Bija viens no tiem brīžiem, kad bez amerikāņu palīdzības Anglija tiešām bija gandrīz noslāpēta. Bija brīži, kad mēnesī tika zaudēts vairāk nekā 1 000 000 tonu kuģu. Viņi to saprata. Ukraiņi ar Eiropas atbalstu spēja turpināt šo karu, nodarot Krievijai patiešām ilgtermiņa zaudējumus. Es tikai vienā lietā tev nepiekrītu, Paulo. Es nebaidos no šīs lietas. Es uzskatu, ka Eiropai vajadzēja jau pašā sākumā, 2022. gadā, iesaistīties ar visu, kas tai bija. Proti, kad sāk karu, tad vai nu to dara vai nedara. Šīs puslīdzīgās spēlītes nestrādā. Ja 2022. gada septembrī, oktobrī tu dari visu līdz galam... Mirko, mēs esam tie, kas runā par krustavāciņu. Mums vajag 3 gadus, lai apspriestu krustavāciņu. Un tu vari atšķirt Eiropas Savienības valstis. Tu saki, labi, aizmirsīsim par krustavāciņu, un no rītdienas sāksim kāru pret Krievijas federāciju? Nu jā, labi. Iedomājies šo ainu izteikt šādiem vārdiem. Ir uzbrukums demokrātijai, un Eiropas galējās malas tiek uzbruktas no šīs pārspēka diktatoriskās varas, kazaki, mongoļi, viss, kas tev šķiet, vai ne? Tātad no rītdienas rīta mēs sasaucam valdību kancelējas, uzvelkam ķiveres un dodamies karā. Ja tu... Nē, bet Paulo, atvaino, nē? Mēs nesaprotamies. Nē, es runāju par kaut ko citu. Mēs lēnām pamazām pārkāpām sarkano līniju, un to mēs Ukraiņiem devām tik, cik pietiek, lai viņi varētu noturēties virs ūdens. Ja 2022. gadā pirms Krievijas mobilizācijas viņiem uzreiz būtu iedevuši tās lietas, kas bija vajadzīgas, visticamāk viņi to būtu beiguši tajā pašā gadā. Tas bija tieši tas, no kā baidījās Marks Milijs. Ka šeit notiek mobilizācija, un no tā vairs nav atpakaļceļa, un Baidens nenoturēsies amatā tik ilgi, cik vajadzīgs, lai atbalstītu Ukraiņus. Mēs esam izdarījuši, tā teikt, karu. Vai atcerieties, ka mēs pat vēl joprojām esam slepenībā turējuši to, ko esam devuši Ukrainai? Proti, lai viņiem dotu 2 sabojātus tankus, parlamentā gandrīz izcēlās sacelšanās. Proti, darīt to, ko tu saki, neizejot uz fronti, jebkurai Eiropas valdībai, jebkurā Eiropas valstī praktiski nozīmē izraisīt protestus ielās un krist. Nē, tagad viņi vairs nav. Tu nesaprati? Mēs tos esam iztēlējuši. Ja? Jo mēs viņiem visu devām pa druskai, tāpat kā Napoleona rezerve. Un Napoleona vecā gvarde Vaterlo. Pat 3 reizē vairs nebija rezerves. Labi. No militārā viedokļa tev bija taisnība. Ja tev jāpalīdz kādam, tev jāiedod viss uzreiz. Viss uzreiz. Nevis 3 tanti mēnesī. Bet, kad tu saki Eiropas valstīm tajā laikā, 2022. un 2023. gadā, mēs atdodam pusi no mūsu armijas, lai to šeit izbeigtu, tu būtu izraisījis virkni iekšēji politisku krīžu Eiropā, no kurām jūs pat nebūtu atgūšies. Jāsaka, ka pirmā nepieciešamība jebkuram premjerministram, lai cik mazs viņš arī nebūtu,
ir noturēties amatā līdz nākamajai dienai. Neviens tevi tur neieliek vienkārši tāpat. Trūks klases, jā, bet tā izvēle bija labākā. Trūks politiskās klases, kas to spētu izdarīt. Jo kurš gan būtu atbalstījis Čērčilu pēc Dunkerkas evakuācijas, kad Eiropa bija Vācijas kontrolē, valsts bija izolēta, jo Itālijai bija sava impērija. Bet saprotiet, ir tiešām vajadzīga drosme, lai pieņemtu noteiktus lēmumus. Tos lēmumus viņi nepieņēma. Tagad mēs esam strupceļā, no manas skatu punkta. Viņi izšķiedēja pa 100 M, 113, vienlaikus 10 F, F16, vienlaikus, kas nemainītu situāciju. Tikai, lai glābtu gan kazu, gan kāpostus. Jo tāda ir šī vēsture. Ja vien plāns nebija tāds, Es nezinu. ļauprātības dēļ, ja plāns bija tāds, turēsim šo karu uz lēnas uguns pēc iespējas ilgāk, jo tad redzēsim, kā viss izvērtīsies, iespējams, ka plāns patiešām varēja būt arī tāds. Redzot, cik viņi bija koordinēti, man grūti noticēt, ka tas bija plānots. Ne jau mūsu plāns. Eiropai nekad nav bijis savs patstāvīgs plāns, ja tas nav bijis mūsu plāns. Vai tu saprati? Jo tiem, kam bija autonomija to izdarīt, tāda bija Amerikas Savienotās valsts, kas saka, zina, kas ir. Jūs tikmēr domājat sūtīt savus tankus, savus 113, savus 3 lielgabalus. Es, kam nav jāatskaitās nevienam, jo esmu Amerikas Savienotās valsts, piekrauju tev 2700 kuģus ar lielgabaliem un tos nosūtu, jo man nav jāatskaitās. Jautājums ir, kāpēc amerikāņi to nav izdarījuši? Ka es tev došu 10 Abrams. Nē, es tev došu 3. Labi, lai ir 4, bet viens tomēr neiedarbojas. Tad tie paši amerikāņi, kuri nav ierobežoti tādām loģikām kā Eiropas valsts, bija pirmie, kas teica, bet ar lielu mieru un lielu piesardzību. Un viņi bija pilnīgi brīvi, tāpēc man rodās doma, ka ideja nebija uzreiz uzkarsēt pannu, bet gan turēt mazu liesmiņu ūdens peldē pēc iespējas ilgāk. Šajā ziņā Bija arī runa par to, ka viņi nezināja, vai Ukraiņi izturēs. Mēs taisījām tiešraidi ar pulkvedi Stirpi tieši par Zelenska helikopteru tēmu. Jā, bet es to zinu. Bet to zināja arī Ukraiņi, vai viņi spēs izturēt. Bet, kad tu redzi, ka viņi cīnās un Krievi mirst, un tavs mērķis ir iedzīt Putinu krīzē noteiktā laikā, vai tu to panāksi gada, 2 vai 5 gadu laikā, tas ir labi. Ja mērķis ir nodeldēt Krievus saprātīgā laikā, tad no zināma skatu punkta šis karš, ja tas turpināsies vēl 3-4 gadus, viss nāk par labu. Un tas saskan ar Krievu nostāju, kuri saprotot, ka viņiem nav ne bezgalīgu resursu, ne bezgalīga laika, vēlās to tur arī pabeigt. Un tā kā viņi nevar atslēgt amerikāņus, jo padomājot, kam tad viņi varētu atslēgt? Mums. Mēs esam vājākais posms. Daniela, tu, kas bija iesaistīts šajās lietās, noteikti zini, kāpēc Baidens vienmēr ir vilcinājies atbalstīt. Nē, tas gan. Es jums to godīgi nevaru pateikt. Karus esmu pētījis gandrīz visus, sākot no Grieķijas un Turcijas kara līdz pat pūniešu kariem. Nekad neesmu redzējis, ka kāds vadītu karu, sakot, šī raķete jā, bet tikai līdz šai robežai. Un šī ieroču sistēma nē. Tas ir pilnīgi neprātīgi. Vai nu tu to dari, vai arī nedari. Šis ir ļoti svarīgs punkts, ko, manuprāt, ģenerālis Kapitino uzsvēra, un tas mums izskaidro atšķirību, vienu no iemesliem atšķirībai starp Baidena prezidentūru un Trumpa prezidentūru. Pirmkārt, Baidens nāk no paaudzes, kurai vēl bija atmiņas par Otro pasaules karu kaut kādā ziņā. Par Korejas karu, Vietnamas karu, augsto karu. Un, lai gan Krievija kaut kādā ziņā ir Padomju Savienības pēctecis valsts, kas ir nesalīdzināmi vājāka nekā Padomju Savienība, tai joprojām ir milzīgs kodolieroču krājums. Šis ir otrais punkts, ko stāstīja Vašingtonas New York Times korespondences biroja vadītājs. No Baltā nama korespondences biroja, kurš pirms 2 gadiem izdeva grāmatu, kuru jūs varat atrast, kurā teikts, ka patiešām bija brīdis, kad Baltais nams baidījās, ka Putins varētu izmantot kodolieroci. Trešā lieta, kas mums palīdz nonākt arī pie mūsu jautājumiem. Baidens bažas, kurš devās uz vēlēšanām, kas nebūtu nebija drošas.
Redzējām, kas notika. Ja Ukraiņi būtu uzbrukuši Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, būtu palielinājusies uzmini, naftas cena. Tieši to pašu izdarīja Trumps, uzbrukot Irānai. Un kā es jums norādu, naftas cena dažu dienu laikā atgriezās. Zemāka nekā pirms 3 nedēļām, ap $70. Un tas ir tieši tas pats problēma, kas bija Baidenam. Politiķis, runājot par itāļu politiķiem, nav tā, ka politiķis citā valstī būtu ļoti atšķirīgs. Pirmā lieta, par ko viņš domā, ir, kā noturēt savus vēlētājus apmierinātus, vai likt viņiem noticēt, ka ja viņi par mani balsos, viņiem klāsies labāk. Trumps dara tieši to pašu. Viņš faktiski ir uzlabojis Irāņu finanšu stāvokli, atceļot viņiem sankcijas. Viņš ir samazinājis naftas cenu. Jūs redzēsiet, ka līdz vidustermiņa vēlēšanu dienai viņš vairs nemetīs bumbas, petardes un nevienam nedraudēs. Tas pilnībā ir viņa interesēs, jo zemāk tas nokrīt. Baidenam bija tāda domāšana, tātad viņš pārstāvēja vecāku paudzi, kas zināja, ka transatlantiskās attiecības, sākot ar Amerikas interesēm, bija Amerikas impērijas stiprā puse. Otrkārt, kā impērijai, tai bija jāprasa Ukraiņiem vadīt karu. Kas notiktu tādā scenārijā, kas būtu piemērots Amerikas impērijai? Proti, es palīdzu Ukraiņiem, kuri cieš no iebrukuma, bet tikai tad, ja viņi nepārspīlē. Nākamais solis ir tas, ka brīdī, kad Trumpa otrā prezidentūra nolēma, ka tā vairs nav impērija, jo Amerika vairs nav impērija. Es redzēju, ka tur bija arī itāļu politiķi, gan no labējās, gan kreisās puses, kuri nesen devās uz Amerikas vēstniecību. Man ir sajūta, ka viņiem nav īsti skaidrs. Amerika vairs patiesi nav impērija un vairs nevēlas tāda būt. Tā ir vissvarīgākā, lielākā pasaules lielvara, kurai nav vajadzīgi sabiedrotie un kura nevēlas sabiedrotos. Un ļoti svarīgs punkts, ko uzsver Kapitīni, un tas, manuprāt, ir būtiski, lai izskaidrotu dinamiku. Pieņemsim, ka tev Eiropa vai Japānai vai Dienvidkorejai joprojām ir nepieciešama amerikāņu aizsardzība. Kapitīni saka uz 10 gadiem. Pieņemsim atlaidi, sakām 5 gadiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tev vismaz nākamos 5 gadus, un pirmais, kurš to saprot, ir tieši Trumps, kad viņš aizvaino mūsu politiķus, arī tos, kuri viņam ir tuvāki, piemēram, Meloni. Un ka 5 gadus, lai ko viņš tev arī mestu sejā, tev tas viss ir jāiztur, līdz būsi spējīgs. Pirmkārt, pārabruņoties. Otrkārt, pārliecināt savu sabiedrisko domu, jo demokrātijas spēks un vājums ir tas, ka ja nākamgad notiek vēlēšanas, kā saka Kapitīni, vēlēšanas notiek pusē Eiropas. Un ko tu teiksi vēlētājiem, ka viņiem ir nauda, lai dotos pie zobārsta, vai arī viņi sūta palīdzību tiem, kas ir Ķijevā? Ir acīm redzams, ka šī runa ir domāta tiem, kas uzbrūk. Maskava. Šajā gadījumā ne tikai Ukraina, bet vispār Eiropas demokrātiskā sistēma. Ir ļoti viegli iekļaut šāda veida argumentus. Es turpinu domāt, ka tomēr mēs esam nonākuši pēdējais punkts, pagrieziena punktā, kas pēdējo mēnešu laikā patiešām ir mainījis spēles noteikumus. Ukraina no upura ir kļuvusi par valsti, kas spēj uzbrukt. Vēršu jūsu uzmanību, ka pagājušajā nedēļā, šonedēļ, viņai atkal nācās slēgt citus robežu šķērsošanas punktus. Un viņa to nedarīja, lai aizstāvētos pret iebrukumu. Viņa to darīja tāpēc, ka Krievijā atkal valda vispārējās mobilizācijas noskaņa. Un jau bija aizbēguši miljons domājošu prātu, tehniķu, zinātnieku, ārstu un tā tālāk. 1, 2, tajā pašā brīdī viņš faktiski aizliedza tiešsaistes saziņu caur Telegram un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka viņš palielināja cenzūras līmeni. Es jums apgādinu tikai vienu lietu. Dienā, kad sākās Krievijas iebrukums Ukrainā, tajā pašā dienā sākās arī iekšējās represijas. No vienas puses viņš uzbruka ārvalstīs, no otras puses viņš uzbruka valsts iekšienē. Tas, kurš uzdrošinās teikt, ka tā ir karš,
vismaz nonāk cietumā. Vismaz nonāk cietumā. Viņš atkārto tieši to pašu ainu un mūs noved pie jautājuma, ko uzdod Mirko, uz kuru es godīgi sakot nezinu atbildi. Viņš sevi iedzina stūrī, kuram bija jāuzvar vai nu pēc 3 dienām, vai pēc 4,5 gadiem. Viņš vairs nespēja dot degvielu. Viņš nesen sūdzējās Zelenskim, jo tas viņam sabojāja tieši turisma sezonu. Bet tu saki, Paklau, bet tu esi tik svarīgas valsts līderis, bet tu nāc sūdzēties, jo kāds uzbruka turistu automašīnām, kas devās uz pludmali Krimā. Bet vai tu saproti, ka pēc 4,5 gadiem tu esi iebrucis valstī, ne tikai neesi to ieguvis, bet esi to arī noplicinājis. Lai uzturētu šo karu, tu dāvini savu krievu tautiešu naftu un gāzi ķīniešiem, indiešiem. Kāds tad tu līderis? Kāds tad tu līderis? Bet es gribu norādīt uz vienu lietu, jo mēs to jau bijām sasaistījuši ar interneta bloķēšanu un tā tālāk. Ja kāds grib bloķēt internetu, centralizēt, izveidot valsts VPNs, lai kontrolētu saziņu, kāpēc tu gribi bloķēt Romanovs? Un citi blogeri apgādina, viņiem ir miljonus lietotāju Telegramā, tāpēc mēs nerunājam par Telegramu ar 5 vai 10 tūkstošiem cilvēku. Kas vēl varētu būt? Tikai nelielas grupiņas viedoklis, Krievu militārie blogeri, teiksim, militārā blogosfēra, kas seko karam. Aptuveni 60 kanālos, jo, protams, ir arī kopīgi lietotāji, tad pārklāšanās, bet visi šie kanāli kopā sasniedz 40-50 miljonus cilvēku. Tie ir milzīgi no viedokļu veidošanas viedokļa, jo īpaši tāpēc, ka ar cenzūru, kas pastāv Krievijas televīzijā, un to nesaku es, to saka paši krievi, kuri parakstījās, televīzijā mums saka, ka viss ir kārtībā, rāda pavārmākslas raidījumus. Neviens nerunā par sprādzieniem, degvielu, šīm lietām. Cilvēki nāk šeit, lai iegūtu informāciju. Tāpēc šo militāro blogeru vara ir, tā teikt, diezgan liela Krievijā attiecībā uz sabiedrisko viedokli. Un viņi gandrīz visi saka, ka ir ārkārtīgi noraizējušies par kara gaitu, kas nevienam nenes nekādu postu. Un ka ir nepieciešama vai nu piemērota atbilde pret Ukrainu, tad kodoltaktika, šādas lietas, vai arī masveida mobilizācija. Un tieši viņi ceļ trauksmi. Ka visas Putina veiktās darbības, robežu slēgšana, interneta bloķēšana, viss, kas notiek, liecina, ka visticamāk, lai šo karu patiešām atrisinātu, būs nepieciešami nopietni soļi. Vai nu tu veic eskalāciju, kā mēs iepriekš ar Paulo runājām, tad paplašini konfliktu, lai redzētu, vai mēs otrā pusē blefojam. Un tad tiešām atkāpjamies. Vai arī palielina savu iesaisti. Un es domāju, ka Ukraiņi to zina. Jo stratēģija radīt iekšēju krīzi saistībā ar brīvdienām, ar benzīnu, papildus Krievijas produktivitātes jautājumam, tieši grauj šo atbalstu. Proti, iedomājies, kā Krievi šodien reaģētu ar visām problēmām, kas viņiem ir ar benzīnu, ja būtu vēl viena mobilizācija. Tu viņiem burtiski atņem pamatu zem kājām, gandrīz atņemot šo iespēju. Jo to zina arī Ukraiņi, un to nesaku es, to saka tieši mūsu kontakti ar Ukraiņiem. Viņi to saka. Ja Krievi izvelk vēl citas valstis 700,000 vīru un veids vēl vienu 2024. 2025. gadā godīgi sakot, mēs nespējam izturēt 2 gadus pret Krievu ofensīvu. Vēl 2 gadus mēs nespējam izturēt. Tāpēc mums ir izdevīgi radīt maksimālu kaitējumu tagad, mazināt atbalstu Putinam, atņemt viņam šo iespēju un skatīties, vai varam panākt neizšķirtu un tad to beigt. Es to nesaku pats. To saka intervijas ar daudziem Ukrainas karavīriem. Tātad arī ar tiem, kas cīnās pastāvīgās pretuzbrukuma vienībās. Kostjantīnivka, mums ir šī priekšrocība, mēs to izmantojam, mēģinam to pabeigt. Tomēr es neticu, ka Krievi, ņemot vērā, kāda ir viņu sistēma. Es domāju, ka Vladimirs Putins ir gatavs nosūtīt arī šo 1 miljonu. Vai 300,000, 500,000, cik nu būs. Jo viņiem kara noslēgšana šādā stāvoklī šobrīd nozīmē neko nepanākt. Es neticu, ka Vladimirs Putins izdzīvotu. Izdzīvotu vismaz. Karš beidzās. Kāpēc viņi ieņēma Donbasu? Nē, un ļaujiet man piebilst tev vienu nelielu detaļu, kas vienmēr ir laika faktors. Ir fakts, ka šajā gadījumā uzbrukšana naftas pārstrādes rūpnīcām, degvielas trūkums valstī, kas atrodas karā, ir jāņem vērā. Proti,
ir jābūt uzmanīgiem, lai īslaicīgu degvielas trūkumu nepārvērstu par struktūrālu degvielas trūkumu. Jo rafinēšanas rūpnīcas tik un tā tiek salabotas, tās tiek atjaunotas un rafinēšana atsākās. Problēma ir tā, ka šodien... Atvaino. Tas, kas šodien pietrūkst, pabeidz. Nē, es tev došu vēl vienu detaļu, jo tas ir svarīgi. Ukraiņas ir apmācījuši dronus ar mākslīgo intelektu, un tie uzbrūk rafinēšanas rūpnīcām. Dažās iekārtās, kurām ir FDR kods, kas būtībā tiek izmantos pārstrādēji, tās pašas neražo, tas ir komponentes, galvenokārt Eiropas. Kā jau teicu, tas ir tā, galu galā, ja tu sāc karu, tu rēķinies ar to, ka kas tiks skarts, kaut kas nedarbosies un tā tālāk. Problēma ir tāda, ka, kad tev to iznīcina šajā gada laikā, šobrīd, rodas trūkums, sauksim to par īslaicīgu. Runa ir par degvielu. Mēs runājam par vairākām 100,000 tonu rafinētas degvielas, nevis naftas, bet gan dīzeļdegvielas un aviācijas degvielas šajā gada laikā, bet galvenokārt par dīzeļdegvielu un benzīnu. Tas nozīmē, ka ļoti daudzus lauksaimniecības darbus nevar veikt. Kā pārvadājumi, nevis kundze, kas dodas atvaļinājumā, bet kravu pārvadājumi pa autoceļiem, kuriem Krievijā ir minimāla peļņa. Tas nozīmē, ka viņi nopelna tikai 2% pārvadātāji, kad palielinās degvielas cena, praktiski pat neiedarbina savus transporta līdzekļus. Tātad šodien viņiem ir, bet vidējā vai ilgtermiņā viņiem varētu arī nebūt dīzeļdegvielas ražošanas krīzes. Teiksim tā, tomēr šajā periodā, šajos mēnešos vai divos, ja tagad tā nav, kamēr notiek lauksaimniecības darbi, kas notiek tieši tagad, nevis ziemas vidū. Lūk, ir jāiesēja, šī situācija liek tev kaut ko darīt tagad. Kaut kas varbūt tas, ko šodien redzējām Kijivā. Es raidīšu veselu raķešu zāli pa galvaspilsētu, sakot, skaties, ja tu to izbeigsim arī mēs. Un tajā pašā laikā mēs iegūstam laiku un mēģinam kaut ko saprast, kas jau pats par sevi var būt vēstījums, jo arī Putins negrib veikt mobilizāciju. Viņš ļoti labi zina, ka tas viņam radīs problēmas. Tagad ir jāskatās, Kijevas politiskā autonomija izlemt vai pieņemt vai noraidīt šādu veidu vēstījumu. Jo Putins viņam saka, es šauju raķetes un dronus uz tavu galvaspilsētu. Ja tu pārstāsi šaut uz manām naftas pārstrādes rūpnīcām, es pārstāšu šaut uz Kijevu. Un tad paskatīsimies, vai varam atrast kādu risinājumu mēlā. Tagad mans jautājums ir, vai Zelenskis ir pietiekami politiski neatkarīgs, lai teiktu, es pieņemu vai noraidu, man ir šis, man aiz muguras ir šis. Jo, kad tu esi atkarīgs no citiem, arī citi grib teikt savu vārdu. Viņi tikai grib dot tev naudu. Un tas nav tā, ka es tev dodu naudu, dodu tev dronus, un tad dari, ko gribi. Arī tas ir liels, arī viņi. Arī baltieši, arī poļi, arī amerikāņi, arī angļi, arī vācieši, katrs īstenos savu politisko līniju. Proti, viņi vēlas kaut ko iegūt no šī kara. Viņi ne tikai grib dot, viņi arī grib saņemt. Un tad, kad tu dari tā šajā brīdī, kādu patstāvību ir Zelenskim? Jau 5 gadus viņi prasa bombardēt tos, kas nāk. Nav tā, ka būtu mainījusies stratēģija. Es neredzu lielu atšķirību, ko vēl vairāk Krievi varētu darīt, salīdzinājumā ar to, ko viņi jau ir darījuši. Pēdējās dienās pret viņiem tika raidīts diezgan daudz, kādu laiku neko nebija raidījuši. 70 pagājušajā ziemā viņi izšāva 120 vai 130. Es neredzu nekādu atšķirību Krievijas stratēģijā. Man šķiet, ka tā ir nemainīga, un tieši šī nemainība, pie kuras Ukraiņi ir pieraduši, manuprāt, viņiem dod spēku. Savukārt par otru jautājumu, manuprāt, tev ir liela taisnība. Es daudz sekoju līdz notikumiem Ukrainas iekšienē, un spēks, ko ir iegūši nacionalistiskie armijas korpusi un tam līdzīgi, ir nozīmīgs. Šī Zelenska slavenā UPA vienības godināšana ir solis, lai pateiktos tieši šim Ukraiņu nacionālismam, pat par risku atsvešināt ārējos sabiedrotos. Tas ir riskanti, jo es nedomāju, ka viņš ir tādā stāvoklī, lai varētu izlīdzināt vai darīt ko tam līdzīgu. Ukraiņi, īpaši tā daļa, kas ir svarīgāka nekā šķiet, un kurā ietilpst arī Budapešta. Budanovs bija arī viens no pārstāvjiem, starp citu. Viņš arī tika nosūtīts kā sūtnis, lai vēstu sarunas un tā tālāk. Patiesībā tas bija tāpēc, ka, ja tas izgāstos, nacionālisti nevarētu vainot Zelenski, un noteikti viņi tik ļoti neapvainotos uz Budanovu. Tā kā viņš ir viens no viņu favorītiem, tāpēc es nedomāju, ka viņiem ir tik liela patstāvība.
Šajā sakarā es pieminēšu arī to, kas nesen notika Monako. Tas, kas nesen notika Minhenē ar slepkavību, terorāktu un tā tālāk, kurā gāja bojā Badims Jermalājevs un viņa ģimene. Turklāt viņa sieva zaudēja kājas. Kas notika Minhenē, tagad tiek izmeklēts. Interpols meklē. Šī Anastasija Berezovska ir saistīta ar iekšēju varas cīņu starp oligarhiem. Šis nodarbojās ar biznesu, proti ar krāpniecības centriem Ukrainā. Bija veicis darījums arī ar citiem. Bet varbūt arī tā ir divas teorijas. Vai nu tas ir mafijas iekšējais jautājums starp Ukraiņiem un viņu darījumiem, un otrs savukārt ir čalis, kurš nesen bija nopircis milzīgu villu Minhenē par 100 miljonu, un kādam nepatīk tas, ka viņš aizved prom visu šo naudu. Tātad, kā redzam, pastāv iekšējas nesaskaņas, tāpat ir arī šāda veida saistības. Budanovs ir tuvāks kopā ar Zalūžniju amerikāņiem, bet Jermaks bija tuvāks Angļiem. Un tas atspoguļojās arī viņu sarunu veidā. Vai atceraties, kad Budanovs runāja ar Krievijas dienestu vadītāju? Un tad notiek atentāts pret Krievijas dienestu vadītāju vietnieku. Lūk, to izdarīja cilvēks, kuru iecēla Jermaks, kurš kļuva par Ukrainas iekšējo dienestu vadītāju vietnieku. Tātad pastāv arī atšķirīgi viedokļi. Viņi burtiski liek sprunguļus riteņos, arī tad, kad runa ir par sarunām vai mieru savā ziņā. Tāpēc es nedomāju, ka viņam ir tik liela brīvība. Godīgi sakot, Zelenskis arī tāpēc, ka citādi nevarētu izskaidrot dažas viņa nesenās ļoti riskantās darbības, kas neko nedod. Proti vienība, kas saucās Upa varoņi, es nezinu, kādu labumu tā dod Ukrainai, salīdzinājumā ar kaitējumu, ko tā var radīt tādam sabiedrotiem kā Polija. Un ne visām polemikām, kas tam sekoja. Šajā ziņā nav tādas brīvības. Es domāju, ka rīcības brīvība ir ļoti ierobežota. Un arī Putina tā teikt, jo ilgāk šis karš turpinās, jo vairāk Krievi vēlētos, tā teikt, iespaidīgu uzvaru. Viņi noteikti neapmierinātos ar to, ka pēc gada vai pusotra gada iegūtu Donbasu. Un tas ir liels drauds abiem. Abu valstu manevrēšanas iespējas, abu valstu cerības arvien vairāk samazinās, pieaugot izmaksām. Ukrainas iedzīvotājiem pēc 4,5 gadiem upuru, es nedomāju, ka viņi būtu gatavi teikt, labi, jā, atdodam Donbasu, vai ne? Kāds teikt, par ko mēs cīnījāmies 4,5 gadus. Un no otras puses, Krievi saka to pašu. 4,5 gadus Donbasa dēļ. Un tas, manuprāt, ļoti ierobežo abas puses. Abu izvēles kļūst arvien ekstrēmāks. Patiesībā Zelenska izvēle, kas tā ir? Eskalācija. Eskalācijas stratēģija. Krievu stratēģija neizbēgami ir atbildēt ar vēl lielāku eskalāciju. Tāpēc, manuprāt, tas notiek arī veidojot tabulas un izmantojot spēļu teoriju, kā arī izmantojot racionālas teorijas. Galu galā vienīgais veids, kā izkļūt no šī kara, ir praktiski ārēja iejaukšanās. Proti ārējais dalībnieks, kas sniedz garantijas abām pusēm. Tas ir vienīgais veids, kā divas valstis, kas neusticās viena otrai, var atrast risinājumu. Ir neiespējami panākt, lai viņi paši noslēgtu mieru. Ir jābūt ārējam dalībniekam, kas garantē, un garantē arī otram. Problēma ir atrast ārēju dalībnieku, kas patiešām būtu neitrāls. Šajā situācijā tas ir neiespējami. Amerikāņus Krievi uzskata par ieinteresēto pusi, un tas ir pamatoti. Un tāpēc tas ir strupceļš, pilnīgs strupceļš. Es vēlos paplašināt šo jautājumu ar faktoru, ka, protams, Krievi spēlē gan uz finansēšanu, jo Eiropas nacionālisti un arī galēji labējie bieži tiek finansēti no Krievijas puses. Vai nu viņi redzami kopā, vai arī viņiem ir ļoti līdzīgi uzskati. Un starp citu arī MAGA. Jo iekšējie nacionālismi vēl vairāk sašķeļ Eiropu un padara to par atsevišķām valstīm, nevis vienotu Eiropu, runājot plašākā nozīmē. Tāpēc šī stratēģija ir izdevīga abām pusēm. Spēle nenotiek tikai laukumā, strateģiski, ar resursiem. Spēle notiek arī atbalstot šīs ārējās un iekšējās grupas šajās valstīs, kas var vēl vairāk sadrumstalot šo situāciju. Trumps noteikti ir viens no tiem, kas spēlē uz sadrumstalotību. Smieklīgi, ka Amerikas Savienotās valstis uztur pašreizējo NATO atbalstu, brīdina Trumps, gaidot alianses samitu.
Prezidents norāda, ka Vašingtonas attiecības ar NATO nav savstarpējas. Viņi nebija ar mums Irānas kara laikā. Izņemot to, ka es neredzu, kā NATO būtu varējusi piedalīties uzbrukuma karā pret Irānu. Jau tur es to redzu, man tas šķiet ļoti apšaubāmi, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi. Bet noteikti, jo vairāk tas grauj atbalstu, mēs nonākam pie divām problēmām, vai ne, Daniela? Viena ir palielināt mūsu aizsardzību, un otrs vienlaikus arī palielināt atbalstu Ukrainai. Tātad mums tas jādara iekšēji, lai aizvietotu amerikāņus, un ārēji Ukraiņu labā. Tie ir pārabruņošanās faktori, kurus mūsu politiķi nespēja izturēt, jo viņi vienkārši nespēja pārdot šāda veida lietas sabiedrībai. Tas neizdodas. Ja tu ej uz vēlēšanām un saki, ka mums pašiem jābruņojās un vienlaikus jāpalīdz Ukraiņiem, tad būtībā labāk uzreiz izstāties no vēlēšanu sacensības. Un mēs atrodamies šajā miasmā, teiksim tā. Pilnīgi noteikti, jā. Kad tu saki, ka Eiropai vajadzēja uzreiz palīdzēt Ukrainai, tu saki acīm redzamu lietu. Bet tikpat acīm redzams ir tas, ka Eiropas politiķi nebija pilnīgi spējīgi to pārdot sabiedrības viedoklim. 1, 2. Tev ir problēma, ar kuru šobrīd saskarās Eiropa. Atvaino, Daniela, ka pārtrauc tevi. Problēma ir tālredzības trūkums. Jau toreiz bija grūti to pārdot. Tagad tu zini mazāk un zinās arvien mazāk. Tas mūs atgriež pie problēmas, par kuru esam runājuši vairākas reizes, un tavi sekotāji šim jautājumam pievērš īpašu uzmanību. Kopš Berlīnes mūra krišanas galveno valstu, piemēram, Francijas, Vācijas, Spānijas, īpaši Eiropā, Itālijas, Lielbritānijas, vadības grupas ir tikušas atlasītas. Balstoties uz nepietiekamu sagatavotību, nespēju, politiskā plāna trūkumu, būtībā viņi bija sociālā valsts samazinājuma pārvaldītāji. Jo augstais karš jau bija beidzies, vairs pat nebija jācenšas visus apmierināt. Tie, kas citādi kļūtu par komunistiem, dotos demonstrācijā par labu Maskavai. 1, 2. Tu būtībā to esi pārvaldījis 30 gadus. Pat ja gribam būt godīgi, arī demontējot armijas, bija viegli tās demontēt, ja vairs nebija riska uztveres. Skaties, jebkurš no taviem sekotājiem, kas mūs skatās no Friuli, var mums iemācīt, ka 90% no tām kazarmām bija tur, bet tās bija tur, jo baidījās no iebrukuma no Ungārijas, caur Mariboru un Ljubljanu un Gorīciju, vai arī no Brennera, kaut kādā veidā. Bet tajā brīdī, kad tu beidz augsto karu, likvidē armiju, un šodien ir skaidrs, ka ja tev vajag armiju, ģenerālis, mūsu bruņoto spēku komandieris pirms dažiem mēnešiem teica, bet jaunie itāļi vairs nevēlas kļūt par karavīriem. No vienas puses tas ir panākums, proti jūsu paudze ir uzaugusi zinot pēc tā, kas Eiropā noticis gadsimtiem ilgi, ka karš neatrisina problēmu. Problēma ir tā, ka Putins nepieņem šo mācību. Putins ir iekļuvis situācijā, kas ir raksturīga politiķiem, kuri sevi pārvērtē. Jūs atcerēsieties, ka Musolīni iesaistījās karā, būdams pārliecināts, ka Hitlers uzvarēs 3 mēnešu laikā. Un redziet, karš ilga 5 gadus. Viņš devās uz Kijivu, bija gatavs ieiet Kijivā, domāja, ka uzvarēs 3 dienās. Viņš tur ieradās ar karaspēku, ar stekiem, Putins. Tas nozīmē, viņš tev saka, mēs pārvērtējam šo personu. Putins ir milzīgs neveiksminieks. Neveiksminieks, kurš iesaistījās karā, kuru jau 3. dienā bija zaudējis. Un es nezinu, vai viņš ir tāds, pasties, es to parādīšu kaut ko, Daniela. Es neticu, ka viņš ir neveiksminieks. Es domāju, ka pasauli, ko viņš ir radījis ap sevi, ir pilnīgi noslēgta burbulis, kas pat tajā laikā viņam nestāstīja patiesību. Tie daži, kas iebilda, bija tie, kas rakstīja rakstus, bet viņš runāja par rakstiem. Piemēram, tā Krievu pulkveža raksts, kurš to visu perfekti paredzēja, sakot, daži vanagi. Daži Krievijas aprindu pārstāvji ir pārliecināti, ka uzvarēs dažu stundu, dažu dienu laikā. Manuprāt, tā būs smaga kara,
jo viņi neapzinās, kas ir noticis kopš Donbasa. Bet, lai sniegtu jums praktisku piemēru no šīm stundām, turklāt par to, kā viņš visticamāk pieņēma savus lēmumus balstoties uz muļķībām, ko viņam stāstīja viņa cilvēki, šis ir Vladimirs Putins pēdējā video ierakstā. Dove viene praticamente, kur praktiski notiek briefings, kā var redzēt, šeit ir ģenerālis, kuram aiz muguras ir karte, un tā ir karte. Šī ir pašreizējā konflikta karte. Es gribu tev uzsvērt šo lietu. Vladimirs Putins ir televīzijā, šis ir oficiāls armijas briefings, un aiz muguras ir karte. Šī zilā līnija ir faktiskā frontes līnija. Tā sarkanā līnija ir tā, kas attēlot kartē aiz muguras, kur šeit ir paņēmuši un salīdzinājuši ar Deep State karti, kas praktiski ir identiska Ribar kartei, kas ir Krievu domnīca. Es parādīšu, ka gan Krievu, gan Ukraiņu domnīcas vairāk vai mazāk ir vienisprāts par situāciju. Ir skaidrs, ka, ja tu saki Putinam, skaties, mēs esam 6 km attālumā no Zaporižijas, viņa apsvērumi par to, ko darīt tālāk, varbūt mēs jau gandrīz esam tur, atšķirās no realitātes. Problēma ir tā, ka tā nav. Šī ir reālā situācija. Tā, kas attēlota ar zilo līniju, šī ir Kamjanska, šeit no Norievas, lai aplenkta 6 km no Zaporižas viņa viltus versijā. Pat Ribar karte sakrīt ar Deep State karti, kas rāda, ka Ukraiņa aptuveni uzbrūk Kamjanskas virzienā. Bet ja tu viņam pasniedz šādu veidu ziņojumu, un pēc tava domām šī ir realitāte, viņš pieņems savus lēmumus balstoties uz šo viņam prezentēto realitāti, kas ir pilnīgi nepatiesa salīdzinājumā ar īsto realitāti. Karte, kas viņam tiek prezentēta, nav reāla. No otras puses, komandieri, kad viņš rīko šīs sapulces un rāda šīs kartes, tad rodās šāda veida efekts. Proti, komandieri, lai atbalstītu faktu, ka viņi tur atrodas, sūta 1 vai 2 Krievu karavīrus. Naktī, lai izpildītu uzdevumu. 10-20 km kājām, un nākamajā rītā viņi rāda šos ar dronu uzņemtos video, ka viņi tur ir. Lai tev dotu priekšstatu, šeit Krievi ir iefiltrējušies netālu no Pokrovskas atsevišķi karavīri. Viņi rāda šos sarkanos karogus, bet frontes līnija ir šeit. Tas ir, mēs runājam par 20-25 km attālumu. Un, pasties, šī ir karte, ko viņam parādīja, Pokrovska pat ir ieņemta. Tāpēc es pat neuzdrošinos iedomāties, kādus ziņojumus viņam bija iesnieguši pirms šī kara sākuma. Ja šī ir realitāte, ko viņam šodien pasniedz tieši sejā. Pievienošu vēl vienu aspektu, kad iepriekš runājām par visu operāciju, ko Trumps veica, un tā ir veiksmīga operācija, uzmanība, Trumpam bija taisnība. Viņam izdevās atgriezt naftas cenu pieņemamā līmenī, kaut kādā veidā. Bet šī Trumpa politika, kas dāvina $10 miljārdu Irānas režīmam, Teherānas slepkavām, kuri šodien apglabāja lielo līderi, tā sagādā grūtības Putinam, jo samazinot naftas cenu, tiek atņemtas resursi, kas būtībā ir vienīgais sagods, kas ļauj Putinam turpināt cīnīties. Bet ir vēl viens aspekts. Tagad ir pagājuši 4,5 gadi kopš kara sākuma. Ja padomā, to arī teica pašā sākumā. Sākumā runa bija par to, lai Ukraiņiem nosūtītu vecus tankus, lūžņus, lidmašīnas, kuras vairs netika izmantotas. Tagad situācija ir pilnībā mainījusies. Mēs cīnāmies karā, kas ir pilnīgi atšķirīgs no tā, kāds tas bija vēl pirms dažiem mēnešiem. Tagad Zelenskis lūdz amerikāņiem atļauju pašam ražot patriotu. Tad Ukraiņiem ir ieroči, viņi tos var izmantot. Šobrīd viņiem ir pilnīgs trūkums. Pēdējā uzbrukumā tika pārtverts mazāk nekā 10% raķešu. Tātad es redzu šīs lietas, teiksim tā, politisko aspektu. Spēku attiecība šeit ir mainījusies. Proti, sākumā šis karš sākās ar to, ka Vācija gribēja nosūtīt 5000 ķiveres uz Ukrainu. Ķiveres, ko uzlikt kā caurduris pēc viņu domām, un tad Molotova kokteili nav saprotams. Šī tauta cieš, daudzi ir aizbēguši, daudzi kā tu gribi. Es esmu bijis vairākas reizes Ukrainā, tur ir pārsteidzoši. Jūs ieiet, piemēram, restorānā, redzat sievas vai vecvecākus.
Viņi neredzēja. Tātad vai nu viņi ir aizbēguši, vai ir frontē, vai slēpjas mājās. Ir acīm redzams, ka šī tauta pēc 4,5 gadiem cieš, bet es arī gribētu redzēt, kurš necieš. Problēma ir tā, ka tagad Zelenskis viņiem ir mainījis spēli. Kamēr mirušie nāca no Krievijas daļām vai pat no Āfrikas, no Kubas, viņi ir devušies uz Ziemeļkoreju, lai savāktu izmisušos cilvēkus, bieži vien liekot viņiem parakstīt līgumus, kuriem nebija nekāda sakara ar to, ka viņi dosies mirt Putina vārdā. Vidēji 20-25 minūšu laikā tu nomirsti. Kad tagad dodies uz fronti, viņi vairs nesūta tautu pārstāvis no Krievijas nomalēm. Taču, ja sieva nomira, vīram tika samaksāts par būdiņas kredītu, tagad tu sāc ietekmēt tieši psiholoģiski. Sanktpēterburga, Maskava, rafinērijas, atpūtnieki. Tad tu sāc aizskart vidējo Krievu. Patiesībā tu esi pārkāpis robežu, kuru Putins 4,5 gadus nebija aizticis. Putins nekad nebija veicis mobilizāciju. Viņam bija izdevies panākt, lai Krievi neizjūt karu līdzīgi kā mums. Ļoti labi. Vienā lietā gan es nepiekrītu, Daniela, ka mēs esam sev mānījuši, ka mana paudze dzīvo mierā un tā tālāk. Es biju uzmanīgs. Mēs taču karojām, ne? Mēs tos saucām citādi. Tie notika tuvajos austrumos un tā tālāk. Mēs izlikāmies, ka Eiropā ir miera burbulis, bet tā bija ilūzija. Bet mūsu kari es esmu bijis. Esmu bijis gandrīz gan Somālijā, gan Mozambikā, kur gandrīz visu paveica profesionāļi, nevis iesauktie karavīri. Tagad problēma, kas rodās arī ģenerālim Maciello, ir tāda, ka jāatgādina, es gribētu jums atgādināt, ka netik sen tepat aiz stūra mums bija 100,000 mirušo. Karu viņi ir redzējuši. Tas nav tā, ka mums Eiropā nebūtu bijis kara nesen. Nesen. Pilnīgi noteikti, jā. Nē, es nesaku, ka Eiropā nebija karu. Es teicu, ka mēs, eiropieši, proti mēs, itāļi, esam uzauguši ar to, ka mūsu vecāki mums teica, Dieva dēļ nekad vairs. Nekad vairs. Bet problēma ir šāda. Kā saka Mirko, tu esi mainījis kara veidu. Tagad Ukraiņi var izmantot ieročus gandrīz pilnīgi neatkarīgi. No tā, ko amerikāņi, kā tu iepriekš atgādināji, Baidena prezidentūras laikā varēja viņiem pateikt, tu sit pa šo mērķi, bet ne pa to. Tagad Ukraiņi mēdz varēt trāpīt vairāk vai mazāk, kur viņi vēlas. Ja viņiem kādreiz nākotnē izdosies saražot kaut ko līdzīgu vai to, kas nu ir Patriot raķetēm, tad labvakar visiem. Un ja mēs to zinām, varat iedomāties, ka to zina arī Maskavā. Nē, Mons, viņi absolūti nav spējīgi izdarīt tādas lietas. Arī Flamingo, neskatoties uz visiem tiem superlieliskajiem palaišanas gadījumiem, mēs saražojam 120 mēnesī, bet esam redzējuši izmantots tikai 39. Gandrīz gada laikā. Tas bija apmēram augustā, kad viņi to palaida. Tāpēc pēc mēneša būs pagājis gads. Teorētiski viņiem jau vajadzēja būt palaidušiem 1400. Nē, Ukraina nav spējīga to izdarīt. Un tu zini, es vienmēr esmu precīzs un detalizēts. Jo Ukraina spēja trāpīt dziļi Krievijā. Tas ir tāpēc, ka tur ir Starlink, tur ir Palantir, kas attiecās uz maršrutu izpēti, lai izvairītos no Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām, kuras tāpat pārvietojas. Tur vienmēr ir jāmeklē maršruts. Arī pēdējais maršruts, ko izmantoja Flamingo, kas iepriekš izmantoja tikai upju gultnes, tagad spēja sekot arī reliefa plānam. Un šī nav tehnoloģija, kas ir Ukraiņiem. Viņiem joprojām ir nepieciešams Eiropas atbalsts mērķiešanai, izņemot pašu fizisko ražošanu. Un Patriot un līdzīgas sistēmas to nespēja izdarīt. Visam pārējām mērķiešanai, izvēlei, bojājumu novērtēšanai, maršrutam un tā tālāk. Viņiem ir nepieciešams Amerikas izlūkdienestu atbalsts, kas politiski ir vieglāk pārvaldāms arī Trumpam. Jo pirmkārt šie dati ir noderīgi arī amerikāņiem. Un otrkārt, tas ir kaut kas, tā teikt, ko sabiedriskā doma neredz, tas ir neredzams. Tev ir jāzina šīs lietas, lai saprastu, par ko mēs runājam. Tas nav kaut kas, par ko diskutē avīzēs. Un tāpēc, tā teikt, tas ir politiski pieņemamāks. Pievienošu vēl vienu lietu.
Krievijā joprojām dzīvo miljoniem ukraiņu. Uzmanību! Ukraiņi ir īpaši uzbrukuši ar uzbrukumiem un tam līdzīgi. Viegli dažās situācijās, jo patiesībā viņiem ir sava izlūkošana Krievijas iekšienē. Ļoti spēcīga. Nenovērtēsim par zemu arī šo aspektu. Tu vari baroties ar propagandu, bet ja kādā brīdī vairs nevari atrast degvielu, tad nē. Valstī, kurā ir cik 11 laika joslas, puiši bez automašīnām, tas tiešām kļūst par problēmu, ja sāk just karu. Pāris jautājumi vēlāk. Tas nenozīmē to, ja paskatāties arī šī rīta tīmekļa pārraides no Amerikas Savienotajām valstīm, viņi saka, jā, Krīma patiešām ir grūtībās, bet tas nenozīmē, ka tā kritīs rīt. Tas nozīmē, ka viņi veiks milzīgus upurus. Tātad, teiksim tā, Putins šodien ir grūtībās, ekonomiskā situācija ir sarežģīta. Centrālās bankas vadītāji viņam to ir pateikusi visos iespējamos veidos. Daudzi oligarhi viņam to ir objektīvi pateikuši. Manuprāt, viņš ir iedzinis sevi stūrī, no kura nespēja izkļūt. Tāpēc, manuprāt, tev ir taisnība sakot, ka viņš ļoti paaugstina likmes. Zeļenskis savukārt paaugstina likmes. Trumps izturās ļoti divdomīgi, jo pēdējās nedēļās viņš vairs nesaka, ka Zeļenskim nav nekādu kāršu rokās. Viņš saka, ka viņš ir neveiksminieks. Bet viņš saka, šis te ir Trumps, atcerieties, vienmēr viņam ļoti patīk uzvarētāji. Uzvarētāji nav svarīgi, kurš uzvar un kāpēc uzvar, bet viņam patīk tie, kas uzvar, un viņš to ņem vērā. Jā, bija redzams arī tas skairinājums, kas viņam bija pirms mēneša. Jāatceraties, kad Zeļenskis devās uz Persijas līča valstīm un teica, es jums palīdzēšu aizsargāties, redzot, ka amerikāņiem šeit ir bāzes, un viņi nav spējuši jūs pasargāt no irāņiem. Tātad, uzmanību, arī psiholoģiskie aspekti attiecībā uz Trumpa prezidentūru ir mainījušies. Un tev ir taisnība sakot, ka tas, ka Zeļenskis ir nedaudz patstāvīgāks, kad runa ir par uzbrukumiem, dalu dalā tas arī atvieglo Trumpam vienu problēmu. Jo Trumps var teikt, es viņam teicu, lai viņš savaldās, lai iet mierīgāk, bet viņi ir karstgalvi. Tas ir izdevīgi gandrīz visiem. Tomēr tas tiek finansēts un prasa rietumu tehnoloģijas. Taču tas, kas notiek Krimā, ir mazāk, jo tas, kas notiek Krimā, vairāk saistīts ar vidējas darbības droniem un tam līdzīgi, ko Ukraiņi spēj izstrādāt paši. Pirms pārējām pie Ankaras jautājuma, tad redzēsim, vai Netanjahu pa vidu Trumps un tā tālāk. Attiecībā uz NATO es pateicos šī vakara sponsoram, kas, protams, ir Inkoni. Inkoni atbalsta. Un galvenais, es iedomājos, ka jūs, tāpat kā es, katru dienu saņemat sasodītas surogāta pasta vēstules no pakalpojumiem, kurus pat neatceraties vai neatceraties, ka esat izmantojuši. Lūk, šie zvani, robota zvani, kas bieži piedāvā jums tarifus, piedāvājumus un tā tālāk. Patiesībā jūs tur esat nonākuši, jo visticamāk kaut kur esat reģistrējušies. Un atceraties, ka ja kaut kur reģistrējaties, ja ievadat savus datus, savu e-pastu, ja kaut kas ir bez maksas, tas nozīmē, ka produkts esat jūs. Tāpēc atcerieties, jūsu dati kļūst par produktu, ko viņi tālāk pārdod. Tātad, ko dara Inkoni? Inkoni ir pakalpojums, kas nodarbojas ar personīgo datu muņemšanu tiešsaistē no dažādām vietnēm un datu brokeriem. Būtībā viņi darbojās kā startnieki jūsu vārdā ar datu brokeriem un cenšas noņemt to informācijas daudzumu, ko jūs esat atstājuši internetā. Tas palīdz ne tikai izvairīties no tā, ka jūsu dati tiek pārdoti tālāk marketinga nolūkos, bet arī samazina surogātu pastu, nevēlams e-pastus, zvanus. Turklāt, samazinot jūsu informācijas apjomu tiešsaistē, jūs kļūstat arī mazāk ievainojami mērķētiem uzbrukumiem. Mazāk datu tiešsaistē nozīmē mazāk iespēju profilēšanai, kā arī personīgā riska samazināšana. Tāpēc atgādinu, ka Inkoni, atšķirībā no citiem, nepārdod jūsu datus. Protams, ir jāmaksā nedaudz pat ļoti maz, turklāt, izmantojot manu kodu, jūs saņemat 60% atlaidi. Protams, saiti atradīsiet aprakstā, čatā, izceltajā komentārā, un turklāt jūs atbalstāt kanālu. Viņu moto ir, ja viņi jūs neatrod, viņi jūs nevar traucēt. Mans moto ir,
Kādu vērtību jūs piešķirat savam laikam? Es labāk izvēlos saņemt par 10 zvaniem mazāk un nodarboties ar to, kas man patīk, nevis atbildēt uz mūsu nolādēto robotizēto zvanu centru, kas man traucē ar jautājumiem par elektrības gāzes tarifiem vai tam līdzīgām lietām. Turklāt tas mums padara neatkarīgus arī, tāpēc, ka neatkarīgas informācijas ir palicis pavisam maz. Tā man šķiet. Iesim iekšā Trumpa, Meloni, Ankaras un tam līdzīgās tēmās. Es jums tā vienkārši iemetīšu smago artilēriju. Palolo, kā par brīnumu. Kamēr Trumps saka, ka NATO nav izdarījis pietiekami daudz, Meloni gatavojas uz Ankaru. Jo, protams, Itālija vēlas vienoties ar Turciju par vidusjūras aizsardzību. Ja amerikāņi kādreiz atkāpsies, pa vidu iesaistīsies Netanjahu un atzīs armēņu genocīdu. Tad tas ir starp draugiem, starp cilvēkiem, kas dara to pašu. Nu labi, arī jūs starp kolēģiem, jāteic, starp kolēģiem, genocīda veicējiem, ja tas tiek atzīts. Arī tu dari šādas lietas. Nu labi, nav runa par to, par ko mēs gribam runāt. Daniel, ja vēlēs pastāstīt, Daniel, ir vēl viena detaļa noteikti interesanta, kas liks tev vēl vairāk aizdomāties par to lietu. Pastāstu viņiem par to lietu ar Somalilendu, Somāliju. Ar izrēliešiem, kuri ir atzinuši Somalilendu, negluži. Tad vēl nedarbojās, turki vēl gaida. Paulo ir fragments, ir atbilde. Šorīt, ja ieiet mājaslapā, mēs to ievietojām mūsu kopīgo draugu Ares mājaslapā. Vai redzat? Saiti ir ņemta no Jerusalem Post. Tātad Mirko, viņš saka, ka Izraēlas parlaments pēc 80 gadiem, kā tas bija nesen, jo jūs zināt, ka ik viens, kurš ir bijis Jeruzalemē, zina, ka vecpilsēta ir sadalīta 4 sektoros, un viens no šiem 4 sektoriem ir tieši armēņu kvartāls. Turklāt tur ir arī skaists muzejs par armēņu genocīdu, ko veica turķi, un Jeruzalemē vienmēr ir bijusi arī neliela armēņu kopiena. Fakts, ka viņi to pirms dažām dienām gandrīz vienbalsīgi, ja ne vienbalsīgi, ir paziņojuši. Pēc 80 gadiem tika pieņemts fakts, ka ir noticis genocīds, ar ko Izraēlas parlaments līdz šim nebija nodarbojies. Šorīt pēc tā, ko saka ģenerālis Kapitīnī, izrādās, ka izraēlieši ir atvēruši vēstniecību Somālilandē. Tātad šorīt tas ir tas reģions, kas agrāk bija Britu Somālija, lai mēs saprastu. Šorīt parādījās paziņojums, kuru pirms 3 vai 4 stundām pārpublicēja Jerusalem Post, ka turki atrodas kādā piekrastes pilsētiņā uz ziemeļiem no Mogadišas. Turki ir atklājuši raķešu bāzi Indijas okeāna krastā ar raķetēm, kuru darbības rādijus sasniedz līdz 2000 kilometri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi var trāpīt praktiski visā tuvajos austrumos, lielā daļā Āfrikas, bet galvenokārt Somalilandā, kas savukārt tikai pirms dažām dienām atklāja savu Somalilandas vēstniecību. Kur? Jeruzalemē. Nevis pat Telavīvā, kā dara daudzi citi, bet uzreiz Jeruzalemē. Ko tas mums saka? Tas mums saka, ka šis nebūtu nav kāds oriģināls mocekļu gadījums. Proti, konflikts pastāv. Šī ass, par kuru mēs esam runājuši arī citreiz, pēc tā haosa, kas notika Persijas līcī, pēc amerikāņu aizsardzības trūkuma līča valstīm, veidojas ass, kurā Erdogans būtībā ir galvenais balsts. Pakistānieši, eģiptieši, lūk, bet pārvietoties līdz pat Āfrikas ragam, tad Valefināto Pritsko. Faktiski šis scenārijs nozīmē vēlmi paplašināties, dot neticamus vēstījumus. Nekad neaizmirsīsim, ka Turcija spēlē ārkārtīgi svarīgu lomu arī Lībijā. Šis ir viens no tiem jautājumiem, Mirko to pamanīja pirms manis, par kuriem Meloni vakar atklāti runāja ar Erdoganu. Viena no daudzajām lietām, par kurām viņi runāja, bija Lībija. Jo Turcija tur savās rokās, ja ne galveno, tad daudzus trumpjus. Paulo, ko tu domā par šo tīstūri? Trumps, MIT, Suns, MIT, Itālija, Ankara, strīdiem starp izrēliešiem un turkiem,
kuri, protams, to dara savā labā. Starp citu, nezinu, vai tu redzēji Trumpa paziņojumu neilgi pirms tiešraides. Trumps Netanjahu saka, ka viņš zina, kurš ir boss. Tas nenozīmē automātiski, ka tas nav Trumps. Nav tā, ka Netanjahu zina, kurš ir boss. Tas ir viņš. Viņš to nezina. Nē, tas ir mazliet pārāk sarežģīts jautājums. Ja iesaistās šajā sajaukumā, jo tas ietver kāda psihopatoloģiju, otra visvarenības māniju, abu pilnīgi bezvēsturisko skatījumu, tas ir grūti, es nesaku veikt analīzi, bet pat saprast pašas jucekļu būtību. Kāds elements, kāds no Izraēlas valsts, kurš saka, nu nākamais ienaidnieks, ir skaidrs, ka mums vajadzētu karot ar Turciju. Tagad Dieva dēļ šādā karstumā pie 38 grādiem viss var notikt. Tomēr vēl nesen, pirms dažiem gadiem, teikt, ka kāds valsts valdības loceklis saka, ka mums vajadzētu karot ar citu valsti, tas būtu izraisījis ārkārtas ziņas, to būtu likuši pirmajā lapā. Tagad Izraēlas valsts ministrs saka, nē, man šķiet, ka tas ir pilnīgi dabiski, jo mums vajadzētu agrāk vai vēlāk, bet daudz agrāk nekā vēlāk karot ar Turciju. Un tu saki, nu labi, jā, man šķiet, ka tas ir pilnīgi dabiski. Mēs esam pašā vienošanās vidū, tas ir, mēs spējam to saukt par miera vienošanos. Tas ir šajā kosmētikā par miera vienošanos starp Libānas valdību un Izraēlas valdību. Ir miera vienošanās starp divām pusēm, kuras nav karā, jo Izraēlas valdība nav karojuši pret Libānu, un vēl jau vairāk Libānas valdība nav karojuši pret Izraēlas valdību. Vienīgie, ar kuriem viņi ir karā, ir tie, kuri šajā miera vienošanās pat netiek pieminēti. Un šeit es pareizi teicu, klausieties, dariet savā starpā, ko gribat, es runāju par Hezbollah. Un atkārtoju, Hezbollah paliek. Būt daļai no šītu minoritātes Libānas iedzīvotāju vidū, tas nav tā, ka viņi nāk no Saponas kalniem. Viņi ir libānieši pēc tautības, šīti pēc reliģijas, kuri ir redzējuši to Drūzu aizsardzības spējas. Drūzi, kristieši, sunīti, visi tie, kas ir pa vidu. Tad es teicu, zin ko, paņemsim ieroci savām vajadzībām un aizstāvēsimies paši. Tagad to mazo mūsu Libānas gabaliņu mēs aizstāvēsim paši. Jo beigās tas ir galvenais šī stāsta būtība. Kas mums palīdzēs? Neviens. Irāna teica, es jums palīdzēšu, viņi to nedarīja aiz labestības, viņi to darīja aiz intereses. Nav tā, ka Irāna to darīja kā altruistisku žestu. Bet Libānā Hezbollah ir tas, kas lepojas, un viņiem ir taisnība, ka viņi ir padzinuši izraēliešus no dzimtenes zemes. Tas nav tas pats, ko saka ISIS. Viņi saka, mūs iebruka, un mēs izdzīnam Izraēlas armiju no Libānas. Un tāpēc jūsu vienošanos paturiet sev, un mēs par to runājam šādi un šādi. Mēs esam pieraduši piešķirt birku šausmīgām muļķībām. Proti. Tātad, un šajā pasaulē mēs dzīvojam, Paulo? Jā. Nē, pasarg Dievs, tas ir tagadnes pasaule. Tā ir pasaule, kurai nav pat vakardienas atmiņas, nevis aizvakardienas, bet tieši vakardienas. Bet tieši šī pasaules daļa sniedz uzticams kredīt iespējas. Vienīgajam Amerikas Savienoto Valstu prezidentam, kurš ir pārvērtis ASV prezidenta amatu par ģimenes biznesa komiteju. Un tas viss nonāk avīzēs. No puiši pēdējo 2 gadu laikā esmu nopelnījis miljardu peļņas. Vai jūs to varat iedomāties? Nu. Saprotiet. Saprotiet, kas tas ir. Mēs pierodam pie lietām, par kurām pat ir grūti diskutēt. Skaidrs, pilnīgā noteikuma trūkumā, ja neskaita stiprākā likuma. Vienīgā vadlīnija, kam var sekot, ir tā stiprākā. Tātad, skaties, es gribu pajautāt vienu lietu Danielam pagātnē. Ļauj man mazliet padomāt, lai atgrieztos pie Ankaras samita. Ankaras samits nav nekāds samits. Ankaras samits ir viens no. Ankara, tā ir viena no Trumpa ģimenes svirām vai Trumpa klana, lai izmantotu vienu no savām. Tā ir viena no viņas svirām. Tieši tāpat kā ar muitas tarifiem, tieši tāpat kā ar nepieciešamību spiest uz importu Eiropā. Attiecībā uz noteiktiem ražojumu veidiem, noteiktām likumdošanām, lielajām tehnoloģiju kompānijām, noteiktiem pieejas veidiem, banku darījumiem, biržas sistēmu atvēršanai. Un NATO ir viens no spiediena instrumentiem. Tam gandrīz nav nekāda sakara ar kontinentu drošību vai Atlantijas alianses drošību.
tas ir viņa spiediena instruments, sauksim to par spiedienu, vai arī varētu teikt draudu instruments, un tā tas arī tiek izmantots. Tu man nedod 5%, es tev palielinu par 6%, par 100% uz automašīnām, piemēram, uz automašīnu muitas nodokļiem. Jo tu visu liec vienā katlā. Un tas nespēja atdalīt. Viss to nevēlas, viņam ir iebiedēšanas līdzekļi. Tie ir tikai sviras, tas ir sviras, tie ir iebiedēšanas līdzekļi. Tāpēc runāt par to, ka mēs vēlamies, lai Eiropa iegūtu strateģisko neatkarību, vai jūs esat traki. Bet pirmie, kas mums karotu, būtu amerikāņi, ja mēs patiešām kļūtu strateģiski neatkarīgi no Amerikas Savienotajām valstīm. Tiešām. Un kāda interese amerikāņiem būtu padarīt mūs par strateģiskiem konkurentiem Amerikas Savienotajām valstīm šajā ziņā? Padomāsim loģiski par šīm lietām. Viņi vienkārši mums saka, jums jāiepērk ieroči no mums, un ērots iznāk ārā priecīgs, saka, redzēji. Mēs esam spējuši radīt 196 000 jaunu darba vietu aizsardzības nozarē Amerikā. Tajā pašā dienā, kad Vācija saka, mēs atlaižam 100 000 vācu strādnieku. Tas ir par šo pasauli mēs runājam. Un tad mēs runājam par drošību, par šeieni, par turkiem, par lietām, par izrēliešiem, kuri grib karot ar turkiem. Bet es negribētu redzēt šo ainu, jo agrāk vai vēlāk tu atradīsi kādu, kas ir lielāks par tevi, agrāk vai vēlāk tu atradīsi kādu, ar ko kauties, un kas ir lielāks par tevi. Jā. Es gribēju šo jautājumu uzdot Danielai Moro, jo es šo lietu nedaudz tuvāk sekoju, neatkarīgi no strīdiņiem starp Netanjahu jokiem, kas tiek izteikti par to, kurš ir boss un šī visa lieta, kas ļoti atgādina bandu un ielas lietas. Manuprāt, izrēlieši zina, ka viņi dara kaut ko ļoti nopietnu. Un arī Rubio, varbūt tas bija Vanzo, es neatceros, vai tas bija Vanzo vai Rubio, labo man, ja kļūdos. Kādā brīdī viņš teica, ka varbūt Netanjahu būtu labāk nerunāt par Amerikas prezidentu un nekaitināt pēdējo sabiedroto, kas viņam ir palicis. Un tikmēr nemanāmi, es, kurš ļoti sekoju militārās prokuratūras lietām, 2027. gada NDA noteikumi būtībā integrē Amerikas iepirkuma tehnoloģijas un nozari ar Izraēlas sistēmu. neatdalām kādā nozīmē. Iepriekš viņi pārdeva F-35I, kas ir F-35, bet nedaudz samazināts, ar dažām lietām izņemtām. Tagad ar šo integrāciju ne tikai izrēlieši, protams, izmantos naudu, ko tērēt militārajā iepirkumā, bet pēc likuma, ja amerikāņi izstrādā jaunu ieroci, jaunu iznīcinātāju, izrēlieši saņems tieši to pašu iznīcinātāju ar 100% no savas tehnoloģijas. Nevis ar šādu versiju. Jo, manuprāt, viņi plāno darīt vēl lielākas lietas, un tāpēc pastāv arī risks, ka varbūt Amerikas sabiedriskā doma nebūtu tik... Sabiedriskā doma, bruņoties spēki. Paldies! Amerikas bruņoties spēki nav nekādi niecīgi spēki, tiem ir ļoti liela politiskā vara. Tagad, lai es dotu tos pašus ieročus kādam citam, nevis sev pašam, tas vēl nekad nav redzēts. Tas ir loģiski, jebko, ko es ražoju, man jau ir grūti dalīties ar to savas valsts ietvaros. Tātad, lai bruņoties spēki turpmākajos gados īsteno šo likumu, tātad, ja es pats ražoju, piemēram, fotonisko durkli, es to tev pārdodu tādu pašu. Un pastāv iespēja, ka pēc 20-30 gadiem mēs nonāksim karā. Es un tu, tev ir tās pašas lietas kā man, bet tam nav nekāda pamata. Tas ir darījums, tas šobrīd ir elements, kas šodien izceļ politisku panākumu izrēliešiem. Tu redzēji, ko mēs viņiem likām parakstīt. Bet starp to, ka tas šodien ir politisks panākums un to, ka tam būs ietekme vidējā un ilgtermiņā, nav gluži tas pats. Es neredzu, ka amerikāņi izstrādātu kodolu zemūdeni uzbrukumam un tad uztaisām pāri izrēliešiem. Nu labi, dodam arī viņiem. Nu mēs taču varam. Es to tiešām neredzu. Nē. Nu labi, tāpēc es par to lietu būtu mierīgāks. Bet Kongress, Daniela, mēģināja nogalināt šo integrāciju. Tātad, klausoties to, ko tu stāstīji, man prātā ienāca ziņa, kas iznāca pagājušajā nedēļā. Proti, ka Vašingtonā Trumps teica, es varētu pārdot F-35 arī Turcijai.
Esmu pārliecināts, ka viņam tas neizdosies. Viņam neizdotos to izdabūt cauri kongresam. Un atgādinu jums, jo pirms dažiem gadiem jums jāiedomājās, ka viena no svarīgākajām lobijām Vašingtonā ir grieķu lobijs, kas skaitliski ir daudz mazāks nekā itāļu lobijs. Par itāļu lobiju Vašingtonā mums vienmēr stāsta. Itāļi ir tik labi integrējušies ASV ekonomikā un vēsturē, ka viņiem nav vajadzīgs nekāds lobijs, nemaz nerunājot par itāļu uzņēmumiem. Esmu redzējis dažus uzņēmējus atbraucam pat neiegriežoties vēstniecībā. Viņi ir tik prasmīgi, ka ienāk, pārdod, un tā ir viena no tām lietām, ja padomājat, kāpēc Meloni ir tik piesardzīga. Atbildot Trumpam, mums ar Amerikas Savienotajām valstīm ir milzīga, nevis liela, bet milzīga tirdzniecības apmaiņa. Tātad, pirmkārt jautājums par F-35. Tie bija grieķi, kas lūdza F-35. Grieķijas lobija vārdā, Grieķijai. Un viņi piekāpās pēc gadiem ilgas jāsgas kongresā attiecībā uz F-16. Man šķiet, Mirko, tie tika atjaunoti turkiem. Tagad nesen Trumps, kurš šķiet šomēnes ir sajūsmā, dievina Erdoganu. Viņš runāja par F-35, tā varētu būt skaidrojuma versija, sakot izraēliešiem. Jā, mēs viņiem dosim F-35, bet ne tos, ko dodam arī jums, bet nedaudz vecākus. Tas ir saprotams. Otrkārt, es piekrītu Mirko vienā jautājumā. Un Trumps var teikt, ka viņš ir boss, un noteikti daudzos jautājumos Trumps tiešām ir boss. Bet Netanjahu, nevis Netanjahu kā Netanjahu, bet Izraela. 80 gadu laikā tā ir pierādījusi, ka dažos jautājumos vienmēr virzās uz priekšu. Proti, Izraela ieguva atombumbu ne pateicoties amerikāņiem, bet pateicoties frančiem ar operāciju Suecā, kas apmaiņā pret dalību uzbrukumā Suecas kanālam, atbalstot frančus un angļus. Viņi ieguva visas stacijas, Dimonas stacijas, tas, ko angliski sauc par atklātu noslēpumu, vai ne? Tas ir Pulčineļas noslēpums. Ja jūs paskatāties visu stacijas būvniecības vēsturi, amerikāņi, super sabiedrotie, patiesībā nekad nav tikuši ielaisti visā Izraēlas slepenajā daļā. Viņi ir draugi, viņi ir sabiedrotie, bet tas nav viens un tas pats. Problēma ir cita. Ir vēl arī Gaza, kas šodien patiešām sāk kaitēt Amerikas sabiedriskajai domai. Proizraēlas pozīcija ne tikai demokrātu partijā, īpaši jauniešu vidū, bet arī jauno republikāņu vidū uzmanību. Trumpam arī šajā jautājumā jāsāk uzmanīties. Gaza kļūs par problēmu. Nevis Izraēlas attieksme pret Amerikas Savienotajām valstīm, bet tieši amerikāņu sabiedriskajā domā parādās nostāja, kas vēsturiski bija kongresā, un kongress reaģē atspoguļojot to. Tas atspoguļo vēlētāju nostāju, Mirko. Ja tava vēlētāju bāze maina viedokli par kādu jautājumu, arī tev kaut kādā veidā tas ir jāņem vērā. Un tas ir problēma. Pievienošu vēl vienu lietu. Mēs iepriekš runājām, Kapitīna atgādināja šo paziņojumu, ko Rute vakar izteica, ka viņš ir iegādājies 140, tas ir miljārdus ieroču. Pievērsiet uzmanību vienām punktām. Manuprāt, tie paši eiropieši, kas pērk ieročus, dažos gadījumos to dara, jo viņiem nav alternatīvas. Citos, lai vienkāršojot, izpatiktu Trumpam, ļoti labi zina, ka problēma netiks atrisināta. Tas ir pēc 4 vai 5 gadiem, pat ja Trumps vairs nebūs, mēs neatgriezīsimies pie iepriekšējām attiecībām. Amerika kā impērija, kas saviem sabiedrotajiem liek maksāt nodevu un sūta tos uz Irāku un Afganistānu. Atpakaļ ceļa vairs nav. Es joprojām domāju, ka 7. un 8. datumā parādīsies pārsteigums arī attiecībā uz 6. floti Vidusjūrā. Ir kaut kas, kas saistīts arī ar sarunu starp Meloni un Erdoganu, un ne tikai.
Franču jūras spēku iejaukšanās pie Sicīlijas krastiem pret Krievu kuģi arī ir signāls. Iespējams, eiropieši vai vismaz valstis, kas atrodas pie vidusjūras, mēģina atrast kādu alternatīvu risinājumu atkāpšanās vietā. Mēs jau zinām, ka viņi atsakās no NATO dienvidu flanga vadības. Amerikāņi to jau paziņoja pirms 2 mēnešiem. Vēl pēdējā lieta, par kuru man ir svarīgi pateikt, ja to atļauj, par Libānu. Hezbollah ir organizācija, kas tāpat kā Hamas un Hutī ir atkarīga, un to varēja redzēt šodien Hamenei bēra ceremonijā. Tur bija viņu delegācijas. Viņi ir atkarīgi no Teherānas režīma. Ja Teherānas režīms saka uzbrukt, viņi uzbruk. Hezbollah nekad nav aizstāvējis Libānas suverenitāti. Hezbollah ir uzbrucis Izrēlai no Libānas, un kad Izrēla ik pa laikam ieiet Libānā, Hezbollah ir vienīgais spēks, kas tiem pretojās. Bet nav tā, ka Izrēlas mērķis būtu ieiet Libānā. Izrēlai tas vispār neinteresē. Izrēla interesētu veidot biznesu, tirgoties ar tirdzniecību. Problēma ir tā, ka Libānas valdībai nav spēka īstenot savu suverenitāti pār Libānas dienvidu daļu, ko kontrolē Hezbollah, un tā izvēlas. Tā labāk izvēlās, lai Izrēla ik pa laikam ieiet un iebrūk valstī, nekā riskēt ar pilsoņu karu ar šītiem, ar to šītu daļu, kas ir atkarīga no Irānas. Es neesmu tik pārliecināts, ka Izrēla nevēlas paplašināt savus robežas. Ir diezgan daudz cilvēku, kas saka, ja jau esam šeit, paņemsim līdz pat Litanī upē. Nē, tad, kad kapitīni, nē. Nē, interesants jautājums, vai vari man labāk izskaidrot 6. floti? Es īsti nesaprotu, jā. Es tūlīt atgriezīšos, Fini. Nē, es tūlīt pabeigšu. Tikai vienkārši par šo. Fakts, ka Izraēlas parlamentā ir noziedznieki, trakie, provokātori, rasisti. Kā rietumkrastā daļa kolonistu dodas dedzināt palestīniešu olīvu kokus. Tas ir noziegums, bet tas nav noziegums tikai no labējās vai tikai no kreisās puses skatoties. Tas ir noziegums, un viss. Tomēr situāciju nevar reducēt tikai uz šo. Es sniegšu piemēru. Iespējams, kāds no taviem sekotājiem ir bijis Izraēlas ziemeļos. Ir tāda vieta, ja paskatās kartē, ko sauc par Izraēlas pirkstu. Tā ir Metulla. Metulla atrodas 35 metrus no tevis. Aiz dzīvžoga pāri iet Hezbollah ar karogiem, tikai 35 metru attālumā. Metulla pirms Hezbollah sāka uzbrukt Izraēlai no Izraēlas ziemeļiem uz Galileju, cilvēki brīvi gāja iekšā un ārā, un katru rītu Libānas šīti nāca strādāt uz Izraēlu. Izraēlai nav nekādas militāras intereses ieiet valstī, no kuras tā nesaņem draudus. Tas vienkārši nav loģiski, tam nav jēgas. Vai arī, lai pabeigtu sarunu, 16,000 apvienoto nāciju karavīru, kuri jau 20 gadus tur vienkārši neko nedara. Izliekoties neredzam, ka Hezbollah viņiem pie zem deguna ir izracis tuneļus, kas ir tik gari kā metro pietura. Viņi nevar visu atbildību uzvelt tikai Izrēlai vai Libānas valdībai. Runājot par 6. floti, es atcerēsimies, neesmu eksperts kā jūs, tāpēc izsaku savu politisko iespaidu. Amerikāņi atkāpjās no Eiropas. Mēs to redzējām Rumānijā, mēs to redzējām Polijā, mēs to redzam pēc daudziem signāliem, aizbildinoties ar nepieciešamību pievērsties arī Ķīnas frontei. Man tas nav īpaši skaidrs. Brigāde, 5000 cilvēku, viena brigāde, tiešām. Viena brigāde Rumānijā un viena brigāde Polijā. 6. flotes jautājums. Amerikāņu klātbūtne vidusjūrā, manuprāt, īpaši no jūras spēku viedokļa, būs pirmā daļa, no kuras amerikāņi atteiksies. Tas būs citādi. Un pilnīgi traki, viņi pilnīgi traki. Daudzi, ne no Sigonēlas. Daudzi no jums, ģenerāli, daudzi no jums, eksperti. Kad pagājušajā mēnesī izcēlās polemika pret Crosetto un pēc tam pret Meloni,
Jūs pareizi norādījāt, ka dažas no amerikāņu bāzēm Itālijā nekalpo Itālijai. Tās kalpo Amerikas Savienotajām valstīm. Sigonella ir pirmā. Vicenza ir otrā. Klātbūtne vidusjūrā nozīmē atvainojiet, jo tas ir tik amerikāniski, punkts, ka viņi ir ieradušies ar jūras spēkiem. Amerikāņu klātbūtne nozīmē piekļuvi Suecai, piekļuvi Gibraltāram, piekļuvi Dardaneļiem, piekļuvi tuvajiem austrumiem, Ziemeļāfrikai, ja arī Pirlom būtu piekļuvi Ziemeļāfrikai. Tu esi Ziemeļmuļtis, kur ir centrālais Atlantijas okeāns, bet viņi kontrolē Azoru salas. Gianluigi, es kontrolēju Azoru salas, ir Cabo Verde, Azoru salas un Kanārijas salas. Es esmu svarīga persona. Tātad Es nesaku, ka tu aizver durvis un mēs vairs nekad netiksimies. Es tev saku, ka tu sāc atkāpties. Tu iespējams mēģini paturēt kādas bāzes, piemēram, Rotu Spānijā, Sigonellu, Vicencu, kas tika izmantota, lai nosūtītu karaspēku. Tad arī Afganistānā, piemēram, bet būtībā tu vairs neesi vidusjūrā, lai aizsargātu vidusjūras intereses. Nekad nav bijuši. Nezināju. nav nekad bijuši. Nē, sabiedrota aizsardzības ideja mēs paši sev stāstījām, bet viņiem nekad nav bijis svarīgs sabiedrotais. Nē, jā, šajā ziņā jā. Tātad Šis ir punkts, kas man ļoti patīk. Esmu pārliecināts, ka mēs, eiropieši, esam uzauguši ticot, ka esam amerikāņu sabiedrotie, bet amerikāņi nav uzauguši ticot, ka ir eiropiešu sabiedrotie. Un mēs rūpējāmies tikai par sevi. Tagad šī spēle. Lūk, te tā ir, lūk karte šī spēle šobrīd. Kad viņi ir saglabājuši dažus punktus, manuprāt, turpināsies. Otrkārt, nedomājiet, ka tikai tāpēc, ka kāds ir svarīga persona, mēs varam runāt par Putinu, Trumpu, pāvestu vai jebkuru citu. Viņš noteikti ir stratēģijas ģēnijs. Vēstures grāmatas ir pilnas ar cilvēkiem. Cilvēkiem, kuri pastāvīgi dzirdot, ka viņiem vienmēr ir taisnība, ka viņi nekad nekļūdās un nekad nezaudē, iznīcina sava tautas likteni. Tāpēc mēs vienmēr cenšamies meklējam racionālu izskaidrojumu uzvedībā. Ja jūs, ģenerāli Kapitīnī, to labi zināt, paskatieties, cik daudz augstākā līmeņa ģenerāļu pēdējos mēnešos ir atlaisti no Pentagona ar absurdiem attaisnojumiem. Tu saki, bet tu atlaiž ļoti prasmīgu cilvēku. Tas ir tāpat kā uzņēmumā atlaist vienīgo, kurš prot salabot vissvarīgāko iekārtu. Tu viņu atlaiž, jo viņš tev nav simpātisks. Tur sākās noteikti uzvedības modeļi, īpaši Pentagonā, kas ir pašiznīcinoši, tie ir muļķīgi. Mēs domājam, ka tas, kurš ir augstāk par mums, noteikti ir labāks par mums. Bet vēstures grāmatas pierāda, ka nevienmēr tā ir. Es tikai saku, ka vidusjūrā... Puiši, labi, Paulo, 2 minūtes, jo mums pēc tam jāvada, tāpēc man jāatbild uz šo, jāizdara tas. Man tikai pēdējā lieta. Protams, es tikai saku pēdējo lietu. Tas, ka mēs pērkam amerikāņu ieročus, nedrīkst likt mums aizmirst, ka cerams nekad nepienāks diena, kad mums, eiropiešiem, būtu jāizmanto amerikāņu ieroči. Uzmanību! Vai jūs esat pilnīgi pārliecināti, ka ja Amerikas Savienotās valstis nebūtu vienisprātis ar mūsu stratēģijām, mēs varētu turpināt izmantot amerikāņu ieročus? Es nebūtu tik pārliecināts. Bīstami, tu nevari, mēs riskējam, neriskēsim. Nav problēma. Kur jāmugurā riski? Spānija patiešām atteicās no F-35 tieši tāpēc, ka labāk ir turēties tālāk, neskatoties uz visām nesaskaņām. Bet ir viens jautājums. Arī Kanādā, ko par to domā ģenerālis Kapitīni? Par panteru apturēšanu, Itāļu panteru programmu, sadarbību ar baznīcas organizācijām un SAFE programmu. Tas ir modernizēt to, kas ir sliktākais rietumu tanks, kāds jebkad radīts. Ko tu gribi modernizēt? Ģeniāli, vai ne? Modernizēt. Ģeniāli, no?
Bruņu tehnikas nozara īpaši tā ir sarežģīta lieta, ko es mēģināšu īsi apkopot. Pirmā lieta bija jāpārvar pretestība, un tā vēl nav pārvarēta. Par domu, ka ir jābūt bruņu tehnikas vienībām, jo tagad ir tā doma, ja tev nav drona, tu nekur netiks, nav jēgas pirkt tankus. Un šī doma ir aizstājusi domu, ka tanks nav vajadzīgs, jo tagad ir miera misijas. Tā doma izzuda līdz ar miera misijām, tagad tā izzuda līdz ar šīm jaunajām misijām. Tātad doma, ka vajag atjaunot tikai dažas bruņotās vienības, jo pat par sevi nav miermīlīga doma, ir jābūt bruņotam spēkam. Šajā brīdī, jā, ir jābūt bruņotajām vienībām, un tieši šajā brīdī sākās industriālais, militārais un Eiropas sektors. Tev jārunā ar Leonardo, tev jārunā ar Rementālu, tev jārunā ar darba vietām, ar strādniekiem, ar rūpnīcām, ar šo, ar to, ar vēl kādu, un beigās tu nonāc pie 14 bruņotajiem transporta līdzekļiem. Punkts. Tas ir fakts, tā nav problēma, tā ir situācija. No otras puses, vienīgais veids, kā to izdarīt, ja viss ir kārtībā, tad nopirksim korejiešu tehniku. Ar to tu saniknini vispārējo pasauli. Viņi saka, bet mēs taču spējam paši uzbūvēt tankus, kāpēc mums jāiet un jāpērk korejiešu tanku. Tā ir lieta, ko politiskā klase pirmkārt nesaprot. Otrkārt, tas viņu skaitina, jo nesaprotot, viņi nezin, par ko runā. Treškārt, viņi nespēja pārdot sabiedrībai nepieciešamību iegādāties tanku, tāpēc viņi saka, dariet kā parasti, un kā parasti arī darīs. Itāļu, vācu konsorcijas šī būvniecībai, kam pretī stāsies arī franču, angļu konsorcijas, tā otra būvniecībai, un mēs saražosim kaut ko, kas darbojās. Tas maksās milzīgu naudu, mēs nopirksim 125, noslēgsim līgumu pa 300, ražosim 125, tiks piegādāt 70, darbosies 50, 20. Tāda ir tā vēsture. Un tāda ir tā vēsture, tāpēc, kad runā par Eiropas pārapbruņošanos, par visām šīm runām aizsardzību, uzbrukumu, pa labi uz rietumiem, vai jūs saprotat, par ko mēs runājam? Vairāk jau tā ideja atjaunot tankus, kas jau sākotnēji bija slikti izveidoti un kas kalpoja tikai tam, lai barot iekšējās lietas. Turklāt, ja runājam par Itāliju, tur ir tāds nospiedošs noskaņojums, ka jums nav ne jausmas, jūs šīs lietas neatradīsiet žurnālos, kurus sponsorē NATO. Es kā leitnants esmu bijis uz R76. Vai jūs atceraties, vai kāds jums atgādina, par ko tur bija runa? Fiat Jeep AR izlūkošanas automašīna. 1976. gada modelis. Viena no tām mašīnām, kas nespēja nobraukt no ceļa, varēja iestriekt kazarmu laukumā. Un ar to aprīkoja visus, un mēs sev jautājām, vai kāds vispār ir pamanījis, ka šis kroplis nestrādā? Ne? Tātad tas maksā kaudzi naudas, bet šī lieta nestrādā. Protams, ka viņi to bija pamanījuši. Tāpat kā viņi bija pamanījuši transporta līdzekli, kas bija izstrādāts pārdošanai tuvajos austrumos, bet, ja nemaldos, runāja par rieti. Bet, kad tu sāc rēķināt, tu saproti, ka tie no tuvajiem austrumiem ar tiem pašiem naudas līdzekļiem, kuriem viņiem ir daudz, var nopirkt sev Leopardu Abrams ar Arbor Magic iekšā. Tad tu saproti, ka esi ārpus tirgus. Kad mēs izdomājam transporta līdzekli, kas darbojas un ir labs, piemēram, Centauro un tā atvasinājums, mēs to pārdevām. Tas bija rūpniecisks neveiksmes gadījums. Mums ir veiksmīga bruņu mašīna vēsture. Sākot ar Autoblindo 41, bet tā ir laba. Tā tiešām ir laba. Un tā ir laba, jo no paša sākuma jau ir lielgabala šāviens to neapgāz, kad šāvi 3 virzienā. Es redzēju izmēģinājums Kapoteulādā, kad tikko bija kļuvis par kapteini Centauro prototipu. Tam bija līdzsvara problēmas starp lielgabalu jaudu, bet pēc tam viņi to atrisināja. Bet es arī redzēju, kā Centauro izbrauca no Mogadišo gandrīz bez riepām, gandrīz bez riteņiem un atgriezās mājās. Tad riepas bija noplēstas, bet tas tik un tā brauca. Labi. Tātad es pateicos jums visiem. Tiekamies pirmdien. Mums būs tiešraide ar Diego Batistesu, kurā runāsim par notikumiem Venecuēlā, vēlēšanām Peru. Tātad politisko zemestrīci, īstu zemestrīci un arī par šo notikumu ietekmi. Iespējams, paplašināsim tēmu arī uz Kubu, Trumpu un visu pārējo. Tātad liels paldies Daniele Morro, liels paldies ģenerālim Paolo Copetīni. Nestrīdaties pārāk daudz, sveiciens visiem puišiem. Ar labu nakti. Ar labu nakti.